Sveiciens, mīļie klausītāji, podkāstā Vārdu spēks attiecībās. Pēc nelielas pauzes esam atpakaļ. Ja tev gadījumā šī ir pirmā reize, kad esi pieslēdzies šeit, tad īsi iepazīstināšu ar šo raidierakstu. Vadu to es, Kristīna Roškāne, esmu certificēta mediātore un aktīvi strādāju ar ģimenes un pāru lietām. Un arī šis podkāsts ir dažādu viesu, ekspertu, profesionāļu vai ģimenes cilvēku sarunām, lai runātu par svarīgām tēmām, kas skar attiecības, laulību, ģimenes dzīvi un ar visiem tiem izaicinājumiem, ar kuriem gluži ik viens sastopās attiecību rutīnā, un runājam daudz arī par pašu komunikāciju. Mērķis ir stiprināties pašiem un stiprināt praktiskos veidos savas attiecības ar tuvākajiem un līdzcilvēkiem mūsu dzīves ceļā. Tā kā, ja vēl neesi piesakojis, aicinu to izdarīt Spotify, YouTube, Facebook un Instagram kontā, lai noklausītos jau kādas no iepriekšējām 25 sarunām un nepalaistu garām, protams, arī jaunās epizodes. Bet tad šīs sarunas prožektorus es vērsīšu uz šodienas īpašo viesi, psihoterapijas speciālistu Nilu Saksu-Konstantīnovu. Sveiks, Nil! Sveicināti! Paldies, ka uzaicināji. Jā, man prieks, ka tu atradi laiku starp saviem visiem darbiem. Es zinu, ka tu esi ļoti aizņemts, un es tiešām novērtēju, ka tu esi šeit un vari runāt par šīm, manuprāt, ļoti būtiskām tēmām par jauniešiem. Tāpat kā ik vienu viesi, es lūgšu sākumā iepazīstināt ar sevi. Un, ko tu pats par sevi teiktu, kas tu esi? Jā, man sauc Nils Konstantīnos. Tas, ko es ikdienā daru, es principā daru divas lietas. Viena lieta, ko es daru, es strādāju kā psihoterapeits. Mana specializācija ir tieši pusauģu skolas vecuma bērni. Tad es strādāju ar pusauģiem, kuriem visāda veida grūtības, sākot ar problēmām skolā, beidzot ar uzvedības vielu lietošanas, visām vecuma posma lietām. Savukārt, otra lieta, ko es daru profesionāli, ir, es daudz iesaistos darbā ar skolām. Es arī strādāju skolās, mēģinu saprast un palīdzēt izveidot tādu labu, drošu vidi, kurā katrs bērns var sasniegt savu to potenciālu. Tā ir tāda lieta, kas mani interesē ļoti gan personiski, gan profesionāli. Tas tā, runājot par darbu. Ārpus tā, man ļoti patīk literatūras, vienmēr esmu rakstījis un lasījis. Gribētu arī teikt, es rakstu un es nodarbojos ar teātri. Tā ziņā es varu arī pateikt tādu lietu. Esmu ārštata aktieris. Šobrīd Liepājas teātrī mums ir izrāde jauniešiem, kuras arī pats uzrakstījis. Režisors Dmitrijs Petrenko par pašnāvības tēmu skolās. Mēs braukājam pa skolām, rādam šo izrādi. Tā ir tāda lieta, ko man patīk darīt ārpus. Super. Tu faktiski strādā arī ar tiem jauniešiem, kuri arī tādās smagās situācijās ir, vai ne? Daļa no viņiem ir ļoti smagās. Jā. Protams, ka vienmēr ir jautājums, kas ir tā smagā un kas ir pa īstam smagā. Mums te pēdējā laikā sabiedrībā bieži arī dzirdam šī tēma par augstā riska pusauģiem. Viens no tādiem projektiem, ko es mēģinu promotēt, ir šī terapeitiskā māja, terapeitiskā skola, kurā tad varētu strādāt ar pusauģiem, kas ir nonākuši ļoti, ļoti smagās situācijās. Jo patiesībā šobrīd mums viņiem nav tādas vietas valstī, kur palīdzēt. Bet ļoti, ļoti dažādi pusauģi mēs būtu. Es domāju, ka Latvija var būt ļoti pateicīga par tādu ekspertu kā tu, ka tu strādā tieši arī ar jauniešiem. Jo šī tēma, man liekas, tiešām ir ļoti, ļoti aktuāla. Tā, ka te tiešām ir vajadzīgi labi speciālisti un arī daudz īstenībā. Jā, mums šī ir viena no tām sfērām, man šķiet, Latvijā, kurā neraksturīgi, kurā mums īstenībā netrūkst varbūt tik daudz finanses un netrūkst vēl kaut ko vai atbalsta vai vēl kaut ko, bet mums ir reāli trūkst cilvēku. Mums nav speciālistu. Mēs varētu piedāvāt un strādāt ar daudz vairāk jauniešiem, bet ļoti burtiski ir grūti piesaistīt, ir grūti sagatavot labus speciālistus šajā sfērā. Un tas ir tas, ko ļoti izjūt. Vai šajā laikā vispār var just, ka arvien vairāk tomēr jaunieši meklē šo psihologu palīdzību? Vienalga, vai viņi paši, vai arī varbūt vecāki, tomēr viņus vairāk aicina. Bet ir tāda tendence, ka ir jūtama, ka ir īstenībā arvien vairāk tas pieprasījums. Pilnīgi noteikti. Bet tas nav tikai Latvijā, tas ir visur Eiropā. Jo, protams, ka negribas varbūt tā teikt, bet mentālā veselība ir kļuvusi par tādu trendu. Tā ir daļa no trenda un no jauniešu kultūras to starp. Un arī vecāki saistībā ar to, ka ir bijuši ļoti daudz dažādas kampaņas, par to ļoti daudz runā sabiedriskajos mēdījos, kaut kur. Protams, ka vecāki daudz vairāk par to domā, tam pievērš uzmanību, un līdz ar to arī meklē palīdzību. Un mēs to redzam arī pēc pakalpojumu rindām. Šobrīd Rīgā, lai tiktu pie kāda bērnu speciālista, tas
par valsts naudu, par bezmaksas speciālistiem. Tur vispār droši vien ir ļoti garš stāsts, bet arī pie privātiem speciālistiem patiesībā ir diezgan ilgas rindas, un tas ir viens no veidiem, kā to var redzēt. Man ir tāda interesanta personiskā pieredze, kad es sāku, un tad sanāk, cik 6, 7, kaut kas tāds gadi. Es sāku to, viena no pirmajām lietām, ko es darīju, bija sāk veidot tādu pusauģu resursu centrus. Tāda ideja bija. Un toreiz viss teica, tā ir diezgan bezjēdzīga ideja, tāpēc, ka visi zina, ka pusauģi nenāk pie psihologa. Tu nevari viņu dabūt pie psihologa. Mums ir, kur sociālajā dienestā ir psihologs, tur visi nav problēma, tur nekad neviens pusaudzis pats nav vienāds. Un es domāju, ka tā īsti nav, ka varbūt viņi negrib nākt pie psihologa, kurš atrodas tādā vietā, kā sociālais dienests vai kaut kāds narkomānu rehabilitācijas centrs, un viņi negrib nākt pie speciālistiem, kas ar viņiem nav draudzīgi, vai kas viņiem skalo smadzenes un viss šīs lietas. Un izrādījās, ka tā arī bija. Pietika atvērt kabinetu, kurš nav akurāti kaut kādā iestādē, padarīt to pusauģiem draudzīgu un izturēties pret viņiem ar cieņu un draudzību. Un mums burtiski dažu mēnešu laikā vienkārši pieauga rindas, un tie lielā mērā sāk, protams, ka vienmēr ģimenes būs daudz, kas piesaka, bet tie lielā mērā bija paši pusauģi, kas sāka pieteikties un diezgan labprātīgi nāca. Un, tad arī, protams, ka tā ir tendence, tur ir savi iegūmi, bet tam ir arī savi mīnusi. Un mēs šobrīd aizvien vairāk arī sabiedrībā saskaramies ar tām blaknēm, kā nevēlamajām. Jo tas, ko tas nozīmē, lielā mērā ir tas, ka šos te pakalpojumus viņus izmanto visi, un tur nonāk ļoti, ļoti liela daļa. Tos ir pusauģi un ģimeņi, kuriem varbūt nebūtu nepieciešams specializēts atbalsts, bet viņiem varētu palīdzēt skolās, ja skolas būtu nedaudz labāk tam gatavas. Viņiem varētu palīdzēt sabiedrībā, viņiem varētu palīdzēt sporta skolās, mākslas skolās un visās pārējās vietās, bet viņi nonāk lielā mērā pie speciālistiem. Un tas, ārpus vēl citiem riskiem, tas nozīmē arī to, ka tie bērni, kuriem savukārt ļoti, ļoti būtu vajadzīgi tie speciālisti, viņi tāpat gaida šajās 6 mēnešu ilgās rindās un netiek līdz tam pakalpojumam. Tā ir viena no tām riska zonām. Jā, tā ir. Un es varbūt labprāt, tagad, pirms mēs ejam tiešām tā jau detalizēt dziļāk par kādiem konkrētiem jautājumiem, vai tu vari pastāstīt, padalīties par to, kā šobrīd vispār tu redzi, kādā stāvoklī ir jauniešiem mentālā veselība? Un varbūt arī kādas statistikas. Jā, šobrīd visā rietumu pasaulē ir tāda tēma par bērnu pusauģu mentālās veselības krīzi. Īpaši skaļi par to sāk runāt pandēmijas laikā. Tad tiešām sapratu, ka kaut kas īsti nav ar ļoti lielu skaitu pusauģu. Bet kopumā tā krīze ir diezgan labi dati. Viņi ir sākusies aptuveni 2002. gadu. Kaut kur tajā, ka mēs redzam visās Amerikas un Eiropas datos, mēs redzam tādu augšupejošu līkni ar pusauģiem, kuri sūdzās par dažādām lietām, kuri nav apmierināti ar savu dzīvi, kuri netiek galā ar problēmām, respektīvi viss tas, ko mēs apzīmējam ar mentālo veselību. Tostarp, protams, depresijas, trauksmes un vispārējās lietas. Tā līkne neatiecās uz visiem pusauģiem vienādi. Meitenes ir daudz sliktākās pozīcijās nekā zēni. Šo mēs varam parunāt dziļāk. Šis ir viens no tiem atslēgas jautājumiem. Bet kopumā visiem pusauģiem jauniešiem viņa dzīve ir mazāk apmierināta nekā iepriekšējās paudzes, un kopumā viņiem ir grūtāk tikt galā ar dažādām lietām, un kopumā viņi vairāk piedzīvo visas šīs lietas, kas saistās ar mentālās veselības problēmām. Tā ir taisnība. Tieši kā to aprēķināt, tas vienmēr ir drusku sarežģīts jautājums, jo tieši kā vecāki reizēm saka, kad mēs augām, tad tā nebija, tad neviens par to nerunāja. Un savā ziņā viņiem ir taisnība, tāpēc, ka, ja par to iepriekš nerunāja, tad mēs arī nevaram salīdzināt. Kā mēs varam zināt, vai tas, ko pusaudzis piedzīvo teikt, un mēs viņam sakām, ka viņam ir depresija un to saucam, vai tas nav tas pats, ko piedzīvoja daudz cilvēku, bet vienkārši to tā nesauc iepriekš. Ja, tur ir drusku grūti salīdzināt, bet tāpēc, ka tagad jau pāris paudzes ir starp 2000. gadu, tad mēs redzam, ka tās problēmas pieaug. Cik ļoti pieaug? Pandēmijas laikā UNICEF varbūt veids tādu vienu no vislielākajiem aptuveniem aprēķiniem. Viņu aprēķinos bija, tas, ko viņi teica, bija, ka, ja mēs skatāmies uz jauniešiem vecuma grupā līdz 24 gadiem, principā katrs trešais apgalvo, ka viņam būtu vajadzīga kaut kāds atbalsts vai kaut kāda palīdzība. Tas nenozīmē, protams, ka katrs trešais
cieši no kaut kādām nopietnām mentālās veselības problēmām, bet katrs trešais principā ir situācijā, kurā jūt, ka viņš īstenībā netiek galā vai īstenībā nejūtās par sevi, par savu dzīvi, par šīm lietām. Viens tāds orientējošs, otrs mēs plus mīnus zinām, ka aptuveni 1 no 4 vai 1 no 6 bērniem skolas vecumā ir tās problēmas, kuras mēs varam saukt par klīniskām, tad ievērojami lielākas nekā citiem. Mēs ieiet jebkurā klasē, tādā 30 cilvēku, tad kādi 3 bērni tur būtu tādi, kuriem būtu šīs diezgan izteiktās grūtības. Bet tad, protams, ir vēl virkni tādu lietu, kas nekvalificējās kā klīniskas grūtības, bet, piemēram, kas droši vien jebkuram vecākam, kurš klausās, būs super labi pazīstama nemotivācija. Tā it kā nav nekāda slimība vai kaut kāds traucējums īpaši, bet vienkārši bērni nav iesaistīti dzīvē. Tad mums ir virkne, protams, kā vienmēr šajā vecuma posmā, tad ir vielu lietošanas. Un tur ir kaut kāds, piemēram, veipa bija tāda jauna lieta, kur mēs saskārāmies. Un tad ir lietas, kuras nav tieši saistītas ar mentālo veselību, bet ļoti to ietekmē, piemēram, virsvars. Tad to gan mēs zinām ļoti labi, ka bērniem diezgan dramatiski pieaug virsvars un pieaug, piemēram, 2. tipa diabēta saslimšanas. Un šīs lietas ir ļoti, ļoti cieši, protams, saistītas ar to, kā viņi jūtās pa dzīvi. Ar kādiem vēl jautājumiem jaunieši griežās pie speciālistiem, arī pie tevis? Jo šobrīd ļoti aktuāls ir šīs tēmas par trauksmēm, par pašnāvības domām, graizīšanās vai ne. Jā, pusauģu vecums vispār ir šai tēmai ļoti svarīgs, tāpēc ka absolūts vairums šo problēmu dzīves viņas sākās pusauģu vecuma posmā, starp 14 un aptuveni 24 gadiem. Tajā posmā, ja kaut kas par šo tēmu sāksies, tad tas sākās tad. Un ja tu ties līdz tiem 24 plus mīnus, tad tu vari diezgan droši dzīvot līdz diezgan lielam vecumam, kad tev sāks apdraudēt vecuma problēmas, bet tas vidusposms ir tikai drošāks. Un tas ir iemesls, kāpēc ir tik ļoti svarīgi pievērsties tiem pusauģiem, jo tajā vecumā mēs varam ļoti radikāli izmainīt to ceļu. Biežākās lietas ir 2 lielās grupās iedalīt. Viena, kas saistīta ar iekšējo pasauli, respektīvi ar to, kā viņi jūtās, trauksme būtu labs piemērs, un depresija, kas ir visizplatītākās gan starp pieaugušiem, gan pusauģiem. Lietas, kas ir saistītas ar emociju regulāciju. Un viņas var izpausties dažādi, atkal šī pat nemotivētība vai pusauģi, kas pārstāj darīt lietas un vienkārši jūtas dziļi nelaimīgi. Liela daļa no tā ļoti bieži pusauģiem arī šīs domas par pašnāvību, paškaitējumu. Mūsu laika iezīme ir masveidā izplatīta parādība, ir tas, ko sauc par paškaitējumu graizīšanos. Daudz pusauģi dara sev pāri kaut kādos veidos. Otra savukārt lielā grupa, protams, ir viss, kas saistīts ar sliktu uzvedību. Vai viņš slikti uzvedās klasē, vai viņš slikti uzvedās mājās, vai viņš klaiņo lieto vielas, vai teiksim, slikti uzvedās tādā nozīmē, ka viņš nespēja klasē koncentrēties mācīties. Tad šī mūsu laiku populārā tēma par uzmanības deficītu un hiperaktivitātes sindromu, kur sauc arī par mūsu laikmeta traucējumu, tāpēc, ka viņš visticamāk lielā mērā uztur vienkārši laikmeta iezīmes. Tā ir tā otra populārākā lieta. Jā, diezgan smagi. Jāsaka, ne? Šajā vecumā tiešām ir tādi diezgan lieli izaicinājumi. Kas būtu tās lietas, ko tu esi novērojis, no kurienes tas nāk parasti? Es varbūt nedaudz pārformulētu to situāciju par trauksmu un depresiju. Es domātu, ka pusauģu vecuma posmā ir absolūti normāli būt trauksmēnam un depresīvam kaut kādā ziņā, bet es domāju, tas, ko mēs redzam, kas patiesībā tos ciparus dzen uz augšu, ir tas, ka viņi īsti labi nespēja ar to vairs tikt galā kaut kāda iemesla dēļ. Protams, kad es esmu pusaudzis, nedrošs par sevi, vispār neko nesaprotu, kas es esmu, kas par dzīvi, ko darīt. Es kaut kur ieeju publiskā vietā vai kur es uztraukšos, un es uztraukšos skolā, un es uztraukšos lietās, un reizēm es jutīšos nomākts, bet tās problēmas bieži notiek, ka pusauģis saskarās ar šo situāciju, viņi burtiski tikai sabrūk vai nespēja vairs tikt galā un ģimeni. Protams, kā ar visu cilvēku dzīvē, mēs esam ļoti atkarīgi no tā, ar ko mēs esam piedzimuši, kur mēs esam piedzimuši, un no tā, kas ir mums apkārt. Un ir lietas, kuras mēs zinām, kas ietekmē pilnīgi noteikti un visvairāk. Teiksim, traumas pieredze ģimenē. Tā ir absolūta lieta, kas ļoti, ļoti lielā mērā ietekmē ļoti daudz pusauģu pieredzes. Teiksim, viņiem bērnībā ir kaut kāda veida vardarbības vai vardarbīgas pieredzes ģimenē, skolā, vēl kaut kur uz ielas. Mēs zinām, ka tie ir absolūti reizes. Bet atkal šeit ir, tas ir krietni sarežģītāk, tāpēc, ka absolūti ne visi bērni, kas piedzīvo traumas, viņi
ne tuvu, ne visi attīsta kaut kādas problēmas. Un otrādi attīsta kaut kādas problēmas tādas, kas nav piedzīvojuši nekādas traumas un uzauguši diezgan brīnišķīgos apstākļos. Tur ir ļoti daudz šķietami nezināmi iemesli. Par to, ka vardarbība, sliktas bērnības pieredzes, pazemošana, fiziska pārdarījuma, ka tas izraisa problēmas, par to, es domāju, sabiedrībā vairāk vai mazāk mēs jau zinām. Bet te ir ienācis otrs lielais nezināmais apsvērums šajā, kā vide ietekmē. Izstāsta, ka ļoti liela ietekme šim visam ir videi. Piemēram, ja mēs runājam par šo pašu virsvaru, un mēs runājam vēl par kaut kādām lietām, izskatās, ka piesārņojumam iespējams ir ļoti liela nozīme, un ēdienu kvalitātei, uzturam ir ļoti liela nozīme tam, kā tas ietekmē bērnu veselību, tostarp viņu mentālo veselību. Un tas ir kaut kas tāds, kas mums vēl pagaidām nav īsti labi zināms. Piemēram, tādi ļoti nesaprotami šķiet pētījumi. Piemēram, ir reāli pētījumi, kas parāda, ka ielās, kurās ir vairāk koku, dzīvo mazāk cilvēku ar šizofrēniju nekā ielās, kurās nav koku. Protams, to dažādi mēģināt izdarīt, bet ļoti acīm redzam, ka izskatās, ka ir kaut kāda saikne. Vai arī vietās, kurās ir parki, bērni mazāk uzrāda šo problemātisku uzvedību nekā bērni, kas dzīvo vietās, kurās nav parku. Jā, mēs tikai pamazām sākam saprast, ka vispār tas ir varbūt saistīts ar ļoti, ļoti dažādām lietām. Un tāpēc šī profesija sāk palikt aizvien interesantāka, bet arī aizvien sarežģītāka. Jo tas vairs nav tā, kas ar tevi notika bērnībā, un tad mēs saprotam, kā viņa traumas ir izraisījušas viņu. Nē, te var būt virkni lietu. Tu minēji arī, ka meitenēm un puišiem ir tomēr dažādākas tendences. Varbūt varētu iezīmēt praktiski kādas izskatās. Kur ir tās atšķirības un kam pievērst uzmanību? Jā, es domāju, tā viena no galvenajām atšķirībām, ko droši vien pamanīja, kurš vecāks, it sevišķi viņam ģimenē ir puikas un meitenes. Puikas parasti, bet šeit runājot, vienmēr ir jāatcerās, ka runājot par to, kas ir vidēji, tas nenozīmē, ka tas uz visiem attiecās un būs ļoti liels variācijas, bet Kopumā puikas parasti ir aktīvāki, viņiem ir viņi vairāk kustās, dīdās, un viņi tās problēmas parasti sagādā ar savu uzvedību. Respektīvi, kaut ko salauž, saplēš, izdemolē, sakaujās, lieto vielas arī tā ir uzvedība, kur nozog veikalā. Šīs tādas nespēja koncentrēties klasē, dara kaut ko citu, viss šīs it kā zēna nosacīt lietas. Meitenes pārsvarā uzvedībā būs mierīgākas, bet meitenes vairāk saskarās ar problēmām, kas ir viņām iekšēnē. Meitenes, piemēram, daudz vairāk cieš no depresijas un no trauksmes. Un tas ir tas, kā viņu problēmas pārsvarā parādās. Un tas ir iemesls, kāpēc meiteņu problēmas bieži nepamana, tāpēc, ka zēnu problēmas ir vieglāk pamanāmas. Viņi iet pa gaisu, vai dara problēmu, vai sagādā problēmas skolā, tad skolotāji par viņām sūdzās, bet tikpat labi tur var sēdēt meiteni, kur jau sen domā par pašnāvību vai jau graizās, un to var ļoti ilgi nepamanīt. Tāpēc, tas var būt tāds ļoti, ļoti brutāli novienkāršojot, tas divas lielās grupas. Tad ir visādas nianses, piemēram, meitenēm vispār būs vairāk šo problēmu. Tas iemesls ir tāds, ka šķiet viena no labām teorijām meitenes vienkārši ir jutīgākas pret negatīvām emocijām. Tas, ko mēs personības psiholoģijā saucam par neirotismu, par vienu no šīm iezīmēm, cik spēcīgi cilvēks izjūt un pārdzīvo negatīvās emocijas. Tad tam ir evolucionārās psiholoģijas skaidrojums. Sievietēm visticamāk ir izstrādājies lielāks jutīgums, tāpēc, ka sievietēm ir lielāks risks, viņām ir jābūt uzmanīgākām, tāpēc, ka viņas gatavojās vai arī iznēsā bērniņu. Evolucionārā skatījumā tam ir nozīme. Vīriešiem nav tik svarīgi, varbūt, ko viņš jūt tajā vai citā brīdī. Līdz ar to tā ir iemesls, kāpēc sievietes iespējams un meitenes biežāk piedzīvo depresiju un trauksmi. Ir tādas lietas kā, piemēram, ēšanas traucējumi, kas meitenes skar daudz vairāk nekā zēnus. Tad šīs anoreksijas, bulimijas, visa apsēstība ar savu ķermeni. Tam arī droši vien ir revolucionāri saprotams skaidrojums, tāpēc, ka meitenes pubertātes ir daudz radikālāk pārmaina viņas ķermeni nekā zēnus, bet otrs arī ir tas, ka pret meitenes ķermeni ir daudz augstākas prasības sociālās. Tas, kā mēs sagaidām un kā viņas pašas sagaida sevi. Un te ir tāds sarežģītais stāsts, kas sākās un kur atšķirās meitenes un zēni lielā mērā ir sociālo tīklu lietošanā.
kā viņi lieto ierīces. Jo zēni daudz lielākā mērā ar milzīgu pārsvaru, daudz vairāk tas, ko viņi dara, viņi spēlē video spēles. Tā ir zēna lieta. Un viņi arī komunicē video spēlēs. Meitenes ar milzīgu pārsvaru, protams, ir meitenes arī dažas, kas spēlē, bet tomēr viņas pārsvarā lieto sociālos tīklus. Viņas vairāk veido attiecības. Un mēs zinām, ka sociālajā tīkla lietošanai ir negatīva ietekme uz pusauģu meitenēm ļoti liela. Tie ir diezgan labi pētījumi, kas ir šo apstiprinājuši. Piemēram, viena tāda lieta, kā ēšanas traucējumi pieminētie. Jo meitene vairāk lieto sociālos tīklus, jo viņa vairāk laika tur pavadīja, jo vairāk viņa skatās idealizētos sievietes auguma modeļus, jo lielāka iespēja, ka viņai attīstīsies šāda veida traucējumi. Arī viena tā lielā tēma, kas mums visus interesē, kā ierīces, kā tehnoloģija revolūcija ietekmē pusauģus. Šis ir viens no veidiem, kā tas ietekmē. Puišu patiesībā tas, ko var redzēt praksē, un tas, kā mēs mūsdienās par to spriežam, mēģinām saprast, kur tās problēmas īsti rodās. Zēnu problēmas diezgan liela daļa tomēr sastāda skola. Šis temats ir par to, ka skolā zēniem ir grūtāk būt veiksmīgiem, grūtāk sasniegt labus rezultātus, grūtāk dažādu iemeslu dēļ nekā meitenēm. Ir ļoti vienkārši priekšstati. Visiem bērniem jāsāk iet skolā 6 gadu vecumā. Ja mēs esam saskārušies ar bērniem, mēs ļoti labi zinām, ka bērni pirmkārt neattīstās vienādos tempos, bet meitenes attīstās krietni ātrāk nekā zēni. Un, ja mēs ieejam klasē, piemēram, 5. klasē, tad mēs redzam meitenes, kuras jau ir meitenes, un viņas ir pietiekami nopietni, sakarīgi cilvēki. Viņām ir pilnīgi cits temps un izpratne un motivācija, kā viņas strādā. Mēs salīdzinām ar vairumu 5. klases zēnu, kas vēl ir bērneļi mazie. Un kuriem ir vajadzīga pilnīgi cita pieeja. Skolās ir relatīvi nelīdzīgi šīs starta pozīcijas. Un, protams, ka mēs visi esam cilvēki, to starp skolotāju, un skolotāju mēs pievērsīsim. Mēs labāk izturēsimies pret bērniem, kas mācās labi, un savukārt zēni ir tie, kuri visu laiku izpelnās. Man ir ļoti interesanti. Šis nav zinātniski. Es tev uzreiz pateikšu, šī ir mana personiskā iniciatīva. Tāpēc, ka man darbā ir bieži jāiet pa klasēm, saucās observācija. Skatos, kā notiek stundas un kā funkcionē bērni. Es reizēm skaitu, cik reizes un kādos iemeslos skolotāji izsauc zēnus, zēnu vārdus nosauc, un kad nosauc meiteņu vārdus. Un man te pēdējie, es skatījos 2. klases, bija 36 reizes nosauc zēnu vārdus, un praktiski vienmēr tas ir, lai pateiktu viņam kaut ko nedarīt. Aizrādīšana. Jā, tā kā cik reizes te var teikt, Tom piecelies, Tom aiztaisies, Tom nesaka to. Savukārt meitenes tika izsauktas 7 reizes, tad arī milzīgi atšķirības. Tas nozīmē, ka meitenes vispār zina, kas ir jādara, viņam labāk. Un viņas vienmēr, kad tika izsauktas, lai vai nu dotu pareizo atbildi, vai arī tāpēc, lai pateiktu, lai izsauktu pie tāfeles, lai viņi tā kā izrisinātu līdz galam. Jā, mēs redzam milzīgas atšķirības. Bet es domāju, šito noteikti varētu nopietnāk papētīt. Pagaidām tas anekdotisks piemērs no manas pieredzes. Bet, protams, ka te ir tā dzimuma līdztiesības tēma. Man šis, pašsaprotami iemeslu dēļ, šis man ir interesants jautājums. Interesē, kā zēni un vīrieši sabiedrībā tiek uztverti. Un skolas mūsdienās, principā, aptuveni, bet Latvijā ir visaugstākais sieviešu skolotāju skaits visā Eiropas Savienībā, kurā viņš jau ir augsts, un viņš ir kaut kur ap 94% kaut kādu procentu. Tas nav tāpēc, un absolūti tas nav par to, ka sievietes būtu sliktākas skolotājas vai vīrieši. Tam nav, bet man šķiet, ka labi ir balanss. Un mēs zinām, ka bērniem, tad, kad ir maziņi, bet ir ceļš agrīnā pusauģu vecumā, mums ir ļoti stabili pētījumi par to, ka bērni pusauģu vecumā labāk mācās pie sava dzimuma skolotājiem. Kopumā, protams, nevienmēr, bet kopumā. Un viņiem ir svarīgi. Un otrkārt, zēniem ir svarīgi, tāpat kā meitenēm, lomu modeļi. Un tad zēns ienāk skolā, pirmkārt, viņam jau tā tur pārsvarā lietas ir nepiemērotas. Un otrkārt, tur nav neviena vīrieša. Viņš neredz vispār nevienu savu dzimumu pieaugušo. Kas ir tas vēstījums, ko viņš saņem, ka šī nav vieta priekš manis. Šī ir vieta, no kuras tikko tu pieaudz, tikko tu vari tikt prom, to aizēj atpakaļ neskatīdamies. Un viņi nenonāk atpakaļ skolā. Mēs to redzam arī datos tajā, ka viņi kā aiziet no skolas, tā viņi daudz mazāk aiziet uz universitāti. Pat bija dati ļoti labi apkopoti par to, tas ir 19 gadu vecumā, ar 1000 studentu atšķirību iestājas zēnu meitenes. Un tā atšķirība ar katru gadu pieaug, un katrā līmenī pieaug. Maģistrantūrā iestājās vēl mazāk puišu,
vīriešu, un doktorantūrā viņi jau ir vispār ārkārtīgi maz. Kā mēs redzam, tā sistēma vienkārši nav godīga. Tā es gribētu pateikt. Tas rezultējas ar to, savukārt, ka mums ir 90% ieslodzīto ir vīriešu, un savukārt alkoholiķi un vardarbību pastrādājušie, es domāju, arī vardarbībā cietušie. Tā ir šīs visas medaļas otrā puse. Tā ir. Es tad labi to iezīmēju šobrīd, vai ne, šo meiteņu un puišu atšķirības un uz ko tas fokus iet. Un, ja tagad mēs parunājam tieši par ģimenes un vecāku lomu un skatījumu no vecāku puses šo visu. Pēc tā, ko es tā ikdienā redzu, es vispār ļoti piesardzīgi reizēm sāku justies ar šīm lietām, jo man šķiet, ka skatoties to, ar ko tie vecāki tiek galā un ar ko viņiem jāsaskarās ikdienā, un liekas, tā vispār ir ļoti respektējama lieta, ka viņi vispār to dara. Un objektīvi tas viss ir tik ārkārtīgi sarežģīti. Un arī tas laiks ir tāds, ka mēs ir tik daudz ekspertu, kas runā un dod visādas nebeidzamās padomas un visādas institūcijas un vēl kaut kas. Un tad ir tie biedi draudi, un tomēr vecāki arī dzird visu laiku kaut kas ir ar tiem pusaudžiem. Es domāju, ka tā ir ļoti sarežģīta lieta pati, bet reizē arī man liekas, ka ja vecāki nesit savu bērnu, ja viņu pabaro, viņam dod pajumtu un par viņu interesējās kaut kādās iespējās, tad kopumā jau 85% vai vairāk ir jau izdarīts. Un es domāju, to arī svarīgi ir iedot vecākiem to sajūtu, ka ir ļoti svarīgi to minimumu izdarīt, bet tomēr bērni arī ir autonomas būtnes. Viņi, skaidrs, zīdainīts ir pilnībā atkarīgs no mammas, bet tikko viņš sāk kaut kas lielāks, un sevišķi tikko tas bērns ieiet jau skolā, tas varbūt arī vecāks reizēm sabiedrē, reizēm atvieglo. Mēs zinām, ka ietekme uz bērnu, tad, kad viņš sāk iet skolā, ģimenei proporcionāli sarūk, un tad, kad viņš ir pusaudzis, tad vispār ģimene veido relatīvi nelielu ietekmes daļu atšķirībā, piemēram, pret skolu vai piemēram pret vienaudžiem, kuri kļūst lielākā. Viņa ietekme. Tur ir lietas, kuras vecāki gribēdami nevar kontrolēt. Ir dažas lietas, kuras gan es esmu novērojis, gan arī kādos pētījumos uzrādās, kā tādas varbūt mazāk palīdzošas stratēģijas vai vairāk palīdzošas stratēģijas. Es domāju, ka viena no stratēģijām, ko vecāki šobrīd, ko var redzēt, kas varbūt nenes tik labus rezultātus, kā viņi bija gaidījuši, viena no lielām lietām ir par ierīcēm. Un tas, ko var redzēt, ir tiešām, ka tur, kur ierīces ir sāktas tikt lietotas ļoti agrīnā vecumā un ar mazāku kontroli, tur vecāki saskarās ar daudz lielākām grūtībām. Un tur šī ierīču tēma parādās kā ļoti problemātiska. Otra, varbūt tāda biežāk sastopamā lieta, tur, kur bērns iet skolā un viņš sastopās ar mobbingu. Bieži no klases biedra puses vai ar to, par ko mēs Latvijā maz runājam, bet kur sauc par izglītības traumu, kur bērnu traumē pedagogi vai skolas vide konkrēti. Un vecāki domā, ka, lai viņš pabeidz šo gadu, lai viņš pabeidz 9. klasi, vai varbūt tas pāries, vai tur netaisīs tādu. Un tur, kur vecāki ļauj tam turpināties ilgāk, un tur mēs tiešām redzam, ka tās sekas parasti ir diezgan sliktas, un tā ir tā vieta, kurā to bērnu varēja. Ko citādāk darīt tādā situācijā? Vai izdarīt visu iespējamo, lai novērstu to, kas ar bērnu notiek. Tāpat kā mēs novērstu citu vardarbību pret viņu. Ja mēs zinātu, ka viņš sit, mēs parūpētos, lai viņš nonāk drošībā. Vai arī, ja tajā konkrētajā skolā to nav iespējams darīt, es domāju, ka bērnam ir daudz labāk nomainīt skolu, izņemt viņu no tās skolas, nekā atstāt viņu vardarbīgā vidē. Ja ir mobbings. Vidē, kur ir mobbings, jā. Okay, bet kas būtu varbūt no tavas skatu punkta tas, ko tiešām vecāki varētu darīt, ja viņi dzird? Vienmēr absolūti labākais solis ir, man šķiet, ka obligātais solis ir sākt runāt klases audzinātāju. Izrunāt skolā. Es zinu, ka daudzi vecāki ir jau pret šo soli skeptiski. Viņi saka, ka mēs runāsim ar klases audzinātāju, bērns uzzinās, ka mēs esam runājuši, viņa tikai padarīs sliktāk, vai arī viņa neko nerisinās un tā. Bet man šķiet, ka ja jūs bērns mācās klasē, kurā jums ir tik maz uzticība tam audzinātājam, vai arī viņš ir tik nekompetents objektīvi, ka jūs nevarat ar viņu pārunāt tikai vardarbību pret jūsu bērnu, tad tā klase noteikti nav tam bērnam labākā vieta. Jo tad pretēji sanāk kaut kāds absurds. Mēs kā uzticam bērnu cilvēkiem, kuriem mēs neusticamies vispār nemaz, ka viņi spēs par to bērnu parūpēties. Tad ir vienkārši jāsmeklē kaut kā. Jo tad tikpat labi var pajautāt, kas notiks, skolā ugunsgrēks, tad sāksies vai vēl kaut kāda vardarbība, vai vēl kaut kas apdraudējums. Ja tie cilvēki nespēja parūpēties par bērniem, kāpēc jūs laižat, tad viņi tur. Es domāju, ka tā nav. Pašā gadījumā tā nav.
Un tad man šķiet, ka ir ļoti svarīgi vecākam arī kaut kā paļauties uz savu intuīciju un saprast, kāda ir tā sajūta, ja pieaugušie uztver to nopietni, viņi risinās, viņi atstāja man kompetentu speciālistu iespaidu. Es saprotu, kā tiks risināta situācija. Mums ir kaut kādi atskaites punkti. Nezinu, es varēšu pārliecināties, ka kaut kas ir darīts, nav darīts. Es zinu, kas man jāskatās uz bērnu, uz kādām pazīmēm. Viss šīs lietas. Ja tas neiet, tad šis izklausīsies varbūt tā drusku slikti. Bet reālajā situācijā, ja tas ir jūsu bērns, tad droši vien ir vērts ieslēgt vienkārši visus jums pieejamos resursus. Jūs varat tikt pie direktora, ejiet pie direktora. Jūs varat, samobilizēt tur ciema padomu, tad samobilizējiet ciema padomu. Galu galā tas jautājums ir par bērnu. Par konkrētā bērna nākotni. Mēs zinām, ka man šķiet, ka ja vecāki redzētu tos pētījumus, un arī tos reālos gadījumus, tos jauniešus pēc tam, kādas sekas šī vardarbības pieredze bērnībā, pusaudzībā var atstāt. Vai tu vari iezīmēt, kādas konkrētas piemēras var būt tiešām? Bērni, kas cietuši mobbingā skolā, viņiem gan vēlākā pusauģa vecumā, gan pēc tam arī jauniešu vecumā daudz vairāk attīstās depresijas, daudz vairāk attīstās vielu lietošana. Viņiem ir daudz grūtāk nodibināt attiecības. Viņiem ir sarežģītāka romantiskā dzīve. Mēs zinām, ka viņiem arī ir sliktākas karjeras iespējas. Parasti viņi neizmanto savu potenciālu. Tagad ir milzīgi daudz lietu, ar ko tas negatīvo lietu, ar ko tas saistās. Jā, bet vecākam droši vien būtu svarīgi saprast vismaz tās sekas, kas var būt tomēr, ka tas ir pietiekami nopietni. Absolūti, un tur ir šis devas efekta korelācija. Mēs zinām, ka jo bērns ilgāk pavada šajā mobbinga situācijā, jo ir daudz lielāka palielinās iespēja, ka viņš piedzīvos kādu no tām negatīvajām sakām. Vai vecākam vajadzētu runāt ar savu bērnu, ar jaunieti, ja viņš varbūt pats to ir pateicis vecākam, ka ir mobbings, vai vecāki varbūt ir uzzinājuši kaut kā citādāk, bet pirms viņi iet pie klases audzinātāja, vai to vislabāk izrunāt sākumā ar bērnu, vai to darīt, nezinot viņiem sākumā? Ļoti atkarīgs no situācijas. Es domāju, ka ar bērnu vienmēr ir vērts runāt, bet arī atbilstoši viņa vecumam un situācijai. Es domāju, ka tas svarīgākā lieta, kas bērnam ir tā sajūta, ko gribētos, ko arī grib katrs bērns, ir vienkārši sajūta, ka vecākiem pirmkārt rūp, kas ir viņu notiek, bet ka vecāki arī būs kompetenti un ka viņi zinās, ko darīt. Bērnam varbūt nevajag vienmēr zināt detaļas, bet kopumā viņi paļaujas. Jo bērns un tostarp arī pusaudzis, viņi tomēr ir ļoti lielā atkarības stāvoklī. Es zinu arī no pieredzes, daudz vecāku uztraucās par to. Viņi, piemēram, atnāk uz konsultāciju. Viņi saka, bet es gribu, lai mums pusaudzis atnāk, bet jūs nesakiet, ka es te biju. Pusauģi var teikt, es negribu, lai tu tikai nē, ar viņu nerunā un vēl kaut ko. Bet ārpus tā visa viņi to var paust, bet tā ir vecāka lieta, tas ir vecāka darbs iestāties par bērnu. Un viņš pēc tam daudz vairāk novērtēs to, ka jūs esat par viņu iestājušies, nekā varbūt palīdzēt viņam kaut kā slēpt tās situācijas. Mēs zinām, ka slēpšana parasti nekad neko labu neatnes. Kopumā, un es pat neesmu saskāries savā praksē ar tādiem gadījumiem, kur ja to prātīgi aprunā, ka pusaudzis nesaprastu, piemēram, kāpēc man ir jārunā ar viņu vecākiem, vai kāpēc mums jādara šādi vai citādi. Kāda ir vispār tava pieredze, kā vecāki vispār uzzina par šīm problēmām skolā? Un kas notiek, pieņemsim, vai kādas sekas var būt, ja vecāki savas nezināšanas dēļ vai vienkārši miera labad īsti neko neiesāk? Jā, bieži vecāki par to it kā neuzzina, jo pusauģi jau nevienmēr komunicē tiešā veidā, jo pusauģu valoda jau arī tikai attīstās, un viņi tikai mācās, kā runāt par tādām lietām. Ļoti īpatnēji. Tas man liekas, pieaugušiem to reizēm ir grūti pat tā saprast, kā tas notiek, bet, piemēram, terapijā tādi bērni bieži mēs runājam, un ar viņiem notikušas briesmīgas lietas. Kāpēc neteicu vecākiem? Viņš teica, es nezināju, kā pateikt. Kā man to pateikt? Vai arī viņi pieņem, ka tā ir norma. Varbūt viņi jau no pirmās klases tur klasē tā dara. Viņam neliekās tā ir kaut kāda lieta, ko teikt. Vai varbūt viņš ir mēģinājis kaut kā pateikt, un vecāks steigā viss, kas var gadīties. Nav tas sadzirdējis, un bērns dabūjis. Tur virkni visādi iemesli. Varbūt bērns dabūna to sajūtu, ka pieaugušie nespēs viņam palīdzēt, nespēs atrisināt viņa problēmas, nespēs būt viņam blakām. Un tad viņš vai mēģina tikt galā pats, bet viņam, protams, tajā vecumā visas tās iespējas ir mazas. Tad viņš tās problēmas, ja nespēja atrisināt, tad vai tās kļūst par depresijām, tas kļūst par milzīgu trauksmi, kļūst par milzīgu spriedzi, vai arī tās var kļūt par sliktu uzvedību. Viņš sāk neiet vairāk uz skolu, viņš sāk izlikt savus
dusmas kaut kādos citos veidos. Šis droši vien ir tas moments, kur tiešām ir būtiski, ka bērnu vecumā jau to saikni vecāki ar savu bērnu veido un ka tur tiešām tā drošības sajūta izveidojās. Bet ko tu ieteiktu tiem vecākiem, kuriem ir bērns jau izaudzis līdz pusauģu vecumam, un viņi saprot, ka viņi ir palaiduši garām, diemžēl, to iespēju izveidot to saikni laicīgi? Jā, kas ir tas, ko vēl var darīt? Es domāju, tas tieši tā kā tu sāki, ka ļoti svarīgi ir to izveidot šo vēlamu uzvedību pēc iespējas agrāk. Ja, protams, ja mums ir 15, 16 gadīgs pusaudzis, un mums ar viņu nav bijis īsti laba kontakta vai kaut kā, tad viņam pateikt, zini kā, ja tev kaut kas, tu vari man uzticēties. Tas vairs neizklausās tā. Bet man šķiet, jo kas ir tas, ko mums vajag? Mums vajag tad, ja reizēm arī mammas tā bieži konsultācijas saka, es gribu, lai viņš man stāsta visu. Es domāju, ka jums nevajag patiesībā, lai jums bērns un sevišķi vēl vairāk pusaudzis stāsta visu. Jums vajag, lai viņš izstāsta tad, kad ar viņu var notikt kaut kas nopietns vai kaut kas, kas viņu apdraud vai kaut kas riskants. Un tad jums ir super svarīgi, lai viņš jums to izstāstītu, lai jūs būtu pirmie cilvēki, pie kā viņš vēršās. Un man šķiet, ka viens, protams, modelējot tādu uzvedību, un viņam arī to laikam atgādinot, ja tu kaut ko izdari, tev kaut kas notiek, tu atnāc man pasaki. Bet kur rodās bieži tā, mans arī klīniskās pieredzes, kur rodās tā šķērs divos gadījumos. Viens, kad vecāki patiesībā neizveido to ieradumu runāt kaut kādā veidā ar bērnu par svarīgām lietām. Tur dienas gaitā vai arī visas sarunas ir tikai par skolu vai vēl kaut ko, un ka nav īsti tā momenti, kurā to darīt. Un otrs, kad vecāki ir ļoti iejūtīgi, bet viņu reakcijas ir pārāk lielas, jo kāpēc, piemēram, pusauģi bieži nestāsta vecākiem, ko pusaudzis saka terapijā. Ne jau to, ka es nestāstīju vecākiem, tāpēc, ka es negribēju. Viņi ļoti bieži saka, es nestāstīju vecākiem, jo es negribēju viņus sāpināt, jo es negribēju uztraukt māmu. Tāpēc viņi nestāsta nevis tāpēc, ka viņi nemīlētu savus vecākus, tieši otrādi viņi nestāsta tāpēc, ka viņi viņus mīl ļoti. Un te ir ļoti svarīgi, kā vecāks atreaģē tajā brīdī, kad bērns, viņš vēl maziņš 5, 7, 9, kā vecāks atreaģē uz bērna, ka viņš pastāsta vai izdara kaut ko sliktu. Un ja mamma par to satraucās, tad viņš dabūna tādu it kā negatīvu pieredzi. Bet ja vecāks rada iespēju, ka viņš tiks ar to galā, tas ir ok, tas mierīgi, nekas slikts nenotiks. Vai arī, protams, ja bērns tur nomet, viņš saplēš glāzi, un vecāks viņam, ko tu dari, vai tu stulbs esi, vai kas tā. Viņš uzreiz dabūna to soda sajūtu, un, protams, ka augot lielākam, viņš nenesīs negatīvās lietas, tāpēc, ka viņš negribēs dabūt sodu. Viss tik vienkārši. Un savukārt ir ļoti daudz vecāku un ģimeņu, kuriem tas ļoti labi strādā, un kur vienkārši apbrīd, un kur pusauģi, viņu liela 18, 20 gadu, viņi tā arī saka, es zinu, ka, ja ar man kaut kas notiks, tikai es vienmēr varu piezvanīt savam tētim, mammai, un ir bijuši reizēm tādi gadījumi, jā, arī ļoti, ļoti riskanti, teiksim, pusaudzis ballītes, un tur notiek vielu lietošana, un vai paliek slikti, vai vēl kaut kas. Un ir pusauģi, kuri zina, ka viņi var piezvanīt saviem vecākiem un tajos brīžos. Jā. Un, protams, ka viņi pēc tam saņem sodu kaut kādu viss pienākās, un tā, bet tajā brīdī viņš zina, ka tas ir droši. Jā. Un man šķiet, tas ir tas ideālais, ko vajadzētu panākt. Labi, Nīl, bet tad ko darīt tiem vecākiem, kur tiešām saprot, ka viņi ir palaiduši garām laicīgi tam visam pievērst uzmanību, bet tomēr, lai viņi spēj kaut kā tad, ar šodienu sākt kaut kā to drošības sajūtu radīt? Kas ir tavi ieteikumi? Viens noteikti neatmest ar roku vai kaut kā nebūt pesimistiskiem par to, ka līdz šim neesam izveidējuši teikt, jau vai kaut kā. Tas vilciens nekad nav nokavēts. Jo, pirmkārt, pusauģiem tomēr domas un lietas un vispārējais mainās ļoti, ļoti ātri. Es domāju, ka ar viņiem, protams, var runāt daudz tiešākā veidā. Viņiem ir jāiedod šī sajūta. Pat ja liekas, ka varbūt viņš neņem to pretī, vai viņam to nevajag, vai viņš aizcērt istabas durvis, bet ir svarīgi viņam to pateikt. Tiešā veidā, jā. Zini, ka, lai vai kā kas būtu, ja gadījumā tev ir kaut kāda nopietna problēmas, tu vienmēr zvani, un mēs darīsim to un to. Uztvers, neuztvers, bet ļoti svarīgi viņam to pateikt, lai viņš vispār zina, ka tāda opcija ir. Reizēm ir svarīgi arī pārrunāt konkrētus scenārijus, jo pusauģi nevienmēr iedomājas, uz ko tas attiec. Piemēram, mēs viņam sakam, ja tu nonāc kādās grūtībās, tu zini, bet viņa prātā grūtības, tas var būt viss un nekas.
ļoti svarīgi. Piemēram, situācija, kurā tev kāds uzbruk, vai, piemēram, situācija, kurā tev kāds kaut ko dara pāri, vai, piemēram, ja tu iekulies internetā, aizsūti kailbildes un tev mēģina izspiest naudu. Šīs ir tās situācijas, kurās tu nāc un saki, man, un mēs atrisināsim to. Iedodot viņiem piemēru. Bet otrs arī ar pusauģiem vispār reizēm ir tā, skaidrs, pusauģi ir dažādi, bet tie, ar kuriem ir grūtāk varbūt izveidot kontaktu. Un tur drusku ir kā ar makšķerēšanu, man šķiet. Tu sēdi, un makšķerēšana ir tāda nodarbe, kur tur ļoti ilgu laiku nekas nenotiek. Un liekas, ka nekas nav, bet vienā brīdī kaut kas, es domāju, tieši tāpat ar pusauģiem. Ja mēs esam pietiekami pacietīgi, ja mēs pietiekami vienkārši esam ar viņiem līdzās, būs brīži, kuros viņš atvērsies, tādi zelta momenti. Un viņi noteikti būs, un viņi ir zelta vērti, jo viņi ir ļoti reti, bet viņi ir īstenībā ārkārtīgi dziļi un silti. Un ir vienkārši vērts uz viņiem gaidīt. Ir dažādi, un dažiem pusauģiem viņiem tā būs. Varbūt viņš ar vecākam atvērsies vienu reizi pa pusgadu, bet tas būs ļoti svarīgs. Okay, man liekas, ļoti svarīgas tās lietas, kuras tu minēji, kuras noteikti var kādam noderēt. Ja gadījumā tiešām ir tas brīdis, kad saprot, ka ir palaists varbūt tas pirmais etaps audzinot no bērna uz pusaudzi un tomēr tiešām nepadoties. Man pieredzē ļoti bieži ir pusauģi, kuri viņam te piemēram 16, 17 gadu, un viņš saka, jā, tur līdz 15 gadiem man piemēram ar tēti vispār nebija kontakta, bet tagad mēs padzīvojām kopā, tur 2 nedēļas, tagad drusku labāk. Tad, protams, ka tās lietas mainās ļoti. Kas vēl varbūt kam pusauģi pievērš uzmanību attiecībās ar vecākiem? Kas viņiem īstenībā pietrūkst bieži vien un kas viņiem atkal ļoti liekas svarīgi? Manuprāt, tā pati svarīgākā lieta, un ko man arī vienmēr gribās ļoti, ļoti atgriezt vecākiem, ir tas, ka pusauģi bieži vai pārsvarā viņiem ir grūti pateikt vecākiem, ka tie vecāki viņiem īstenībā ir ļoti svarīgi. Un vecākiem bieži rodās priekšstats sevišķi, tāpēc, ka tā pārējai ir diezgan skarba. Mazs bērns, kurš ķerās visu laiku apkārt, un viņš izrāda to, ka viņam vajag to mīlestību. Un tad pusaudzis, kurš saka, neskaries man klāt, un vispār nenāc manā istabā. Un vecākiem šķiet, ka viņi ir kā pilnībā zaudējuši to nozīmi savu bērnu dzīvē. Ka viņam nav svarīgi, ko vecāki domā. Protams, tad apkārt arī daudz runā, ka jaunieši ir savā pasaulē kaut kādā un pieaugušie viņam nav svarīgi. Tas absolūti tā nav. Pilnīgi tā nav. Pusauģis to nesaka tiešā veidā. Tas ir bieži kauna dēļ vai tāpēc, ka viņiem ir svarīgi atdalīties no vecākiem. Bet iekšienē tas, kā viņi runā par vecākiem, cik ļoti viņiem ir svarīgs, tas, kā vecāki viņus redz, kā vecāki viņus novērtē, to, ko viņi dara, tas ir vienkārši pārsteidzoši. Un terapijā to var ļoti labi redzēt, jo tur pusauģi, ja viņš jūtās droši, viņš par šo visu runā. Un, protams, ka savā veidā, un bieži viņi tā arī saka, protams, ka man vispār vienalga, ko man vecāki par mani domā, bet es dabūju to 8, un viņam pat vienalga, un viņi pat neapskatījās. Un viņam ir ļoti tas svarīgi, un reizēm vecākiem tas nāk kā milzīgs pārsteigums, ka, piemēram, pusaudzis ir terapijā, milzīgi to stāstīt, cik ļoti viņam svarīgi ir, lai tētis beidzot pamana, ko viņš dara, vai bieži. Un tad, kad tētim to atgriež, viņš saka, bet viņš vispār nereizi nav ar maniem vispār runājis, man tāds sajūta, ka viņš vispār man neredz. Jā, tāda sajūta var būt, bet tas nav. Tiešām pusauģiem ir ļoti, ļoti svarīgi. Protams, citādos veidos nekā bērnam. Ar viņam vairs nevar izrādīt mīlestību tādā veidā kā bērnam. Un apkampjot vai sabučojot vai vēl kā. Bet tajā veidā visbiežāk vecāks pamana, kas ir pusauģa centieni, kas ir viņa spējas, kas viņam sanāk, kā viņš veidojās. Un ka pusaudzis dabūna to sajūtu, ka vecāki viņā redz kaut ko labu. Tas ir absolūti nenovērtējamākā lieta. Otrs ir klasika. Viņi negrib, lai visas sarunas ar vecākiem ir par mācībām. Jā, to es arī esmu bieži dzirdējusi. Tieši tā. Tas ir. Un, protams, ka visā reālās dzīves un apstākļu skatības dēļ tā ir, bet tas ir tas, kas ļoti bieži dzirdams. Un kas man šķiet pandēmijā šī lielā problēma, kad vecāki pārvērtās par skolotājiem un bērni palika bez vecākiem lielā mērā. Un viņiem tas nav tas, ko viņi grib, bet līdz ar to arī ģimenei it kā sajiet šīs pozitīvās saiknes. Jo skaidrs, ka ja vecāks runā par mācībām, tas jau nav tā, lai slavētu viņus, cik viņam labi ir gājis. Kritika. Un tā ir viena no mūsu laika arī tādām iezīmēm, ka
Protams, ka bērnam ir jābūt rāmjiem. Un es esmu par to, ka patiesībā labāk strādā lielāki rāmji un stingrāki un drošākas robežas nekā varbūt tāda ļoti liberāla pieeja audzināšanai. Es patiesībā domāju, ka tāds brīva, liberāla pieeja īsti nestrādā bērnu audzināšanas sfērā vispār. Viņi strādā ar bērniem, kur iekšējā kontrole ir ļoti liela, kuri spēj paši celties, iet uz treniņu, mācīties apzinīgi, apņēmīgi. Tā. Ar viņiem var diezgan brīvi un tā, bet ar lielāko daļu bērnu viņiem tomēr tie rāmi strādā labāk nekā lielāka brīva. Bet no otras puses, ja vienīgais, par ko viņu sarunas ar vecākiem tas ir par mācībām un par kritiku par mācībām, tad tas saindē kaut kādā ziņā, manuprāt, šīs ģimenes, to gaisotni pašu. Ko vecākiem darīt? Kā tu ieteiktu, kā tikt pakāpeniski, varbūt tomēr klāt, kas ir tās pieejas, kas jauniešiem varētu strādāt drīzāk? Es ieteiktu iet no jaunieša puses. Ir tādas labas stratēģijas, kas tiešām labi strādāja. Jo, protams, šis jautājums, kā tev iet, vai kā tev gāja, vai kā gāja skolā, viņš jaunietim ir relatīvi grūti atbildams. Ir ceļš, puišiem viņš vēl grūtāk atbildams nekā meitenēm visādiem dēļ, bet man šķiet, ka ir vērts uzturēt super labi strādāt ģimenēs, kur ir tā tradīcija, bet padomāt par to, kas ir tas laiks, ko darīt, to, ko jaunietim patīk darīt kopā ar viņu. Un tāpēc tas ir lielais iegūms par video spēlēm. Jo tad ir parādījies trends, tāpēc, ka šī ir tētu paudze, kur paši ir uzauguši ar video spēlēm. Tad ir beidzot kaut kas kopīgs bērniem un tētiem, piemēram, ko darīt. Viņi spēlē video spēles. Braukt ārā, galda spēles, taisīt ēst, jebko, kas tam pusaudzim patīk, un nespiest varbūt tik daudz runāšanu, bet vienkārši darīt lietas, kas viņam arī jūtās komfortabli, un tur jau tās sarunas veidosies dabiskāk vai paši no sevis. Viena tāda lieta, ko es ļoti reklamēju, es pārņēmu no Harvardas universitātē, ir tāds bērnu centrs, un tur tieši pēta zinātnieki, kas ir tās efektīvās lietas, kā uzturēt attiecības ar pusaudžiem. Ir tāda kopīgā ēdienreize, kas it kā ir lieta, it kā šķietam pašsaprotam, bet viņi pat bija izmērījuši, ka tas ārkārtīgi labi darbojās ģimenēs, kur tas bija, tur samazinājās visas problēmas. Bet, ja katru dienu 40 minūtes mēs kopā ēdam, un vienīgais noteikums bez ierīcēm. Un, protams, ka ja mums ir tāds laiks, kurā mēs ēdam, tad, protams, mēs kaut kādā brīdī arī sāksim runāt. Ja, protams, tur jāuzmanās, lai šis laiks neizvēršās laikā, kurā bērns tiek kritizēts vai izprašņāts par mācībām. Bet vieta, kur nespiežot, viņš negrib runāt, lai nerunā, bet pat radīt iespējas, kurās tas ir. Tā ir laba ideja. Arī man strādājot mediācijā ar ģimenēm un risinot konkrētas situācijas, kur pamatā ir komunikācija problēmas, tad bieži uzpeld vecāku bažas par to, ka nevien viņi paši, kā vecāki, sen vairs īstenībā nav kvalitīvi sarunājušies, bet arī saprot to, ka iztrūkst vispār tāds kopīgs laiks ģimenei. Un tad arī to pārunājot, rodas jaunas idejas par ģimenes tradīciju dibināšanu ikdienišķā veidā. Un tieši arī kā tu minēji, piemēram, par kopīgām vakariņām, kur visi sēž pie viena galda. Bet, manuprāt, noteikti arī ir svarīgi iedrošināt vecākus, nesagaidīt, ka pusauģi uzreiz iesaistīsies aktīvi sarunās. Absolūti, jā. Bet tur pakāpeniski jādod tam laiks. Gan pakāpeniski, un būs kāds, kurš runās aktīvāk, un varbūt kāds nerunās nemaz sevis, bet tā būs tā iespēja, kurā varbūt, kad viņam vajadzēs to vienu teikumu pateikt, viņš iesaka pieminēt to meditāciju. Es arī domāju, jo tas jautājums vienmēr, kad vecāki saka, mans pusaudzis ar mani nerunā par svarīgām lietām, es vienmēr vajadzēju, kurā brīdī viņš to nedara. Tā kā, kur ir tas brīdis, kurā jūs esat kopā tādā laikā, kurā tas varētu notikt, un viņš to nedara. Un ļoti bieži izrādās, ka nav tāda laika. Tā ekspektācija ir tāda, ka pusaudzis ir kā Jā, tieši tā. Bet tā ir, jo pārsvarā arī tie vecāki beigās nonāk pie tā, ka viņi tiešām arī, ja viņi runā, tad tās ir skolas lietas. Un bieži vien īstenībā es arī tiekos ar jaunieti atsevišķi tieši saistībā ar kaut kādām lietām, kur ir saistība ar to, ko vecāki ir pacēluši. Un, tur bieži vien arī skan, kad jaunietis pasaka, ka īstenībā man tētis, piemēram, tas ir pārsvarā tomēr tie tēvi kaut kādiem jauniešiem, ja tie ir puiši, kad tēvi pat nezina, kas viņiem interesē. Viņi joprojām prasa man to, kas man sen agrāk varbūt interesē, bet man jau sen ir citas intereses. Un tad īsumā tur ir, man liekas, arī tāda ļoti
liela tā plaisa, kad bieži vien vecāki pat īsti neatrod varbūt to laiku, lai pajautātu un vispār paskatītos, kas ir tajā jauniešu dzīvē, kas viņā notiek un kas mainās. Jā, piemēram, tas man šķiet, jebkurās attiecībās. Tā mums nav ne interesanti, ne īsti nav svarīgas attiecības, kurās otrs cilvēks par mums neko nezina un kurās īstenībā viņam pilnīgi nav svarīgi tas ko mēs darām vai gribam. Es domāju, tā problēma drusku radās, ka mamma un tas pusaudzis, par ko viņi runās, kas tam pusaudzim ir video spēles. Principā viņi ir video spēles. Māma neko nezina. Māma neko nezina par video spēlēm. Jā. Un par ko viņi runās. Un tad ir vai nu, ka vecāki uzskata, ka tam pusaudzim ir jārunā par to, par ko pieaugušie grib ar viņu runāt, vai arī vispār atmet ar roku. Bet tur nav, man šķiet, tur nav baigā apkārt ceļa. Tur ir, ja mēs gribam ar cilvēku izveidot labas attiecības, mums jāinteresējas par lietām, kas tam cilvēkam ir svarīgas. Un, tas patiesībā nav tik grūti. Mums jau nevajag, kā pieaugušiem, mums jau nevajag orientēties visās detaļās, ko tas bērns tur video spēles, tur reitingos un vēl kaut ko. Bet mums vajag tikai interesēties par to, un tas ir viss, ko vajag. Man tāds labs piemērs, kas nesen bija sācis strādāt. Bija tāds puika, ar kurus domāju, ka Dievs, es vispār, tā kā mums neveidojas nekāds kontakts, pilnīgi. Un tas puika, tas, ko viņš darīja, viņš lasīja tādus kaķu klani, kurus pirmo reizi dzirdēju tādu. Es iegūglēju, un izklausījos pēc murga. Kaut kādi kaķi, karo kaut kas savā starpā. Bet es sapratu, ka nav iespējams ar šo cilvēku, ja es tiešām gribu ar viņu izveidot attiecības kā terapeits. Es nevarēšu viņam pietoties, ja es neko nezināšu par viņu pasauli. Un es dabūju lasīt, tā kā ieguldījos iekšā tajos kaķu klanos. Joprojām tas izklausījās pēc pilnīgi murga. Tas bija kaut kas briesmīgs, bet tad mums bija par ko runāt. Un, protams, ka viņš jau arī redz, ka tas pieaugušais tik traks, ka viņš sāk pilnīgi par kaķu klanu. Un skaidrs, ka tur veidojās kaut kāds. Es nedomāju, ka tur kaut kāds apkārt lietas. Tas ir interesanti arī. Man ir tāds mīļš jautājums, ko es vienmēr prasu pusauģiem, kad viņi pie maniem atnāk, par ko strādā tavi vecāki. Un, ja par māmu tā puslīdz tā vairāk vai mazāk, bet reizēm arī tā ļoti miglaini. Ko tētis dara, tas vispār daudziem nav zināms. Nezinu, nekā tās profesijas sauc, neko. Es domāju, un par ko kāds bērns tajā ģimenē raudas 13, 16 gadus reizi nav bijušas. Tādas. Īpaši varbūt droši vien arī tas, ka ja tie vecāki, īpašie tēvi, ir ļoti daudz prom strādājot, un tā jau ir maz. Un patiesībā tāpēc mediācija manā gadījumā, kāpēc tik ļoti arī ticu mediācijai, jo tas ir tieši par to komunikāciju starp tiem cilvēkiem, un kura ļoti bieži, īpaši starp vecākiem, laulībā, viņas tur nav gandrīz. Tāda veselīga komunikācija, kur ir tā interese. Un, attiecīgi, šis pāris bieži vien nonāk, ka saprot, ka mēs vispār sen jau viens otru savā ziņā pat nepazīstam. Un tāpat laikā tas atgādinājums ir par to, ka jūs jau esat tie mīļie cilvēki viens otram. Jūs jau esat tā ģimene. Un ja jūs pat, ka ir tas laiks jāatrod, lai iepazītu vispār viens otru. Un ja ir vēl bērns, kurš pieaug un kuram ir tās intereses, sava pasaule ir unikāla savā veidā, un vecāki varbūt tiešām daudz ko palaiž garām, un arī līdz to bērns arī palaiž garām, kas vispār ir, ko dara vecāki un tam līdzīgi. Tad droši vien es domāju, arī tas jautājums par to, kādu lomu tēvi, arī mammas ieņem kā autoritāti bērnu dzīvē. Kādas varbūt vērtības pat vecāki pārstāv ģimenē un tā. Absolūti. Es arī varu šeit uzdot jautājumu. Šī interesē. Es izklausīšos nezinoši, bet kas ir tā fundamentāla atšķirība starp, piemēram, mediāciju un psiholoģisko konsultēšanu? Jā, es labprāt pastāstīšu. Tā pavisam vienkāršojot mediācijas mērķi, es teiktu tā, ka tas fokus ir vairāk uz tagadni un uz nākotni vērsts, kur psihoterapijā atkal ir vairāk uz tagadni caur pagātnes, pieredzes, traumu perspektīvas. Bet mediācijā vairāk tiek strādāts ar pašu komunikāciju, gan attiecību jautājumos, lai viens otru spētu sadzirdēt, lai spētu vispār saprast un arī nodot tās patiesās vajadzības konkrētajās attiecībās vai situācijās, bet arī konfliktu gadījumos. Un, kad ir jārod kādā jautājumā vai situācijā risinājums un jau konkrēta vienošanās. Un mediāciju var izmantot faktiski tiešām visās jomās, jo ne tikai ģimenes gadījumos, bet arī darba strīdos, piemēram, organizācijās, manuprāt, ļoti svarīgi arī skolās.
un, teiksim, pat starptautiskās attiecībās. Bet, ja mēs šobrīd runājam tieši par ģimenes un jauniešu lietām, tad, ko man īstenībā ir arī svarīgi pieminēt, runājot par mediāciju, ir, ka es cenšos, lai sabiedrība var iepazīt mediāciju ne tikai kā rīku, kad ir jau viss slikti un ir jau iesaistīta tiesa, bet tieši pretēji, ka mediācija patiesībā ir efektīvs preventīvs rīks, kas ļauj attiecības gan atdzīvināt, gan atjaunot, kur iespējams jau tie komunikācijas mūri ir sabrukuši. Un tieši tā iemesla dēļ, ka mediācijā strādā tieši šo komunikāciju. Tātad mediācijas fokus ir uz tagadni un nākotni, bet jāsaka tā, ka mēs, protams, arī ņemam vērā to pagātni cilvēkam, bet tas vairāk ir tādā mērā, kā tas ir ietekmējis to ceļu, kādēļ tā puse ir nonākusi tur, kur viņi ir šobrīd nonākusi ar to visu situāciju. Un tādēļ es kā mediātors apzinos savas robežas, un tās arī norādīšu vajadzības gadījumā mediācijas procesā. Ja redzu, ka pašas personas savu šo mediācijas procesu sāk apzināties, piemēram, savas bērnības traumas, kuras arī ietekmē šodienas komunikācijas spējas, bet es ar šīm traumām nestrādāšu mediācijā. Un tur gan mans, gan mūsu kā mediātoru pienākums būtu caur jautājumiem ļaut tai pusē pašai apzināties un tikt arī iedrošinātai caur to meklēt speciālistu palīdzību. Un patiesībā tas nereti labi strādā, ka persona dodas gan pie psihologa un strādā pie sevis, ja saprot, ka ir kaut kādas konkrētas lietas. Un paralēli caur mediāciju var pieaugt komunikācijas stiprināšanā, piemēram, savā laulībā. Tā īsumā. Es savukārt nestrādāju nekad ar bērnu, ja viņa vecāki nevar vienoties par to, vai viņam to vajag vai nevajag, vai arī vecāki atrodas tādā ļoti akūtā strīdus situācijā. Es no sākuma par šo jums jāvienojās kā vecākiem. Tad tu vari sūtīt pie mums, un es sūtīšu pie sarunāts. Bet labi, runājot par jauniešu un vecāku attiecībām, man šķiet vēl viens svarīgs jautājums, kuru vēlos tev uzdot. Vai tu vari lūdzu pastāstīt par tiem signāliem, kuri var liecināt vecākiem, ka bērnam kaut kas īsti tiešām labi nav? Būtu nopietnāk jāpievērš tam uzmanību. Es ļoti augstu vērtēju to vecāku iekšējo intuitīvo kompasu. Man šķiet, ka jebkura mamma, ja viņa ir kontaktā ar savu bērnu, to neviens pasaules speciālists vai tests nekas nevarēs līdzināties tam, kā vecāki sajūt savus bērnus. Un tā sajūta iekšējā, ka kaut kas ar viņu īsti nav. Kaut kas mainās, vai kaut kas praktiski vienmēr vecāki, pat tad, ja viņi tam nav kaut kā uz to reaģējuši, viņi pēc tam atpakaļ ejot, viņi atcerās, ka bija tāda sajūta, ka kaut kas īsti nav. Es domāju, tā sajūta, ka kaut kas īsti nav, ir visdrošākā. Jo, ja es ar to bērnu esmu dienā kopā, es viņu pazīstu, es jau zinu, kā viņš parasti iet, kā viņš runā. Skaidrs, ka bieži kaut kas nav, tas absolūti nevienmēr nozīmē, ka kaut kas briesmīgi nav. Pubertāte ir viens tāds labs piemērs. Jūs noteikti pamanīsiet, ka kaut kas ir izmainījies, kad bērnam sāksies pubertāte. Bet tas nav nekas briesmīgs, tā ir dabiska lieta. Bet tagad tā sajūta ir, ka kaut kas nav vērts noteikti ar viņu aprunāties un arī padomāt, apstīties apkārt. Mēs varam saprast, kāpēc tas nav. Piemēram, kad bērniem depresīvās krīzes diezgan bieži iestājas, starp citu, uz mājdzīvnieku nāvi. Nomirst kāmītis vai kaķis un suns, un bērns iekrīt, un tad kaut kas tiešām nav uz kaut kādu laiku. Bet mēs saprotam, ka ar viņu kaut kas, kāpēc tas tā ir. Mēs varam viņu atbalstīt tajos brīžos, mēs varam viņu vairāk samīļot, mēs varam ar viņu vairāk pavadīt laiku, ar viņu aprunāties vairāk. Un tad mēs redzam, ka aptuveni pēc kaut kāda laicīna, 2 nedēļas, kādam varbūt 3 mēneši, bet tas sāk izmainīties. Reizēm ir tā, ka mēs jūtam, ka kaut kas nav, bet nav sataustāms, nekas sardzams pie apāršņa. Bērns arī pats nesaka. Tās ir tādas sarežģītās situācijas. Jo pat vakar bija tāds gadījums, kas tagad aizvien biežāk gadās. Vecāki redz, ka kaut kas ar bērnu nav un nevar nekā saprast. It kā viss ir tieši tāpat, kā bija, viss ir labi, bet redz, ka vienkārši kaut kas ar viņu nav. Un sākās. Viņš sāk izvairīties, viņš sāk nerunāt, redz, ka viņš ir saskumis milzīgi. Izrādās, viņš bija iekūlies nepatikšanās ar tām internetā, un tur bija iesaistīts šīs kailbildes, tur bija sākusies naudas izspiešana. Pusaudzis principā iet dziļā depresīvā krīzē, kas ir saistīta ar šo situāciju. Un reizēm vēl kas ļoti bieži ar to pašu pieminēto mobbingu, par ko mēs runājam. Tas ir tas, kas aiz tā stāv. Un reizēm vēl kaut kādas lietas, reizēm kaut kādas viņa iekšējās domas vai kaut kas, bet vairāk vai mazāk no pusauģa vecumposmā tomēr visas šīs lietas viņas var atvedināt uz kaut ko.
ļoti, ļoti rēti pieredzēt tā, ka pēkšņi kaut kas sākās, vispār nav saprotams, ar ko tas varētu būt saistīts. Protams, ka arī diezgan bieži ir pusauģiem vecāki jūt, ka kaut kas nav, bet tas kaut kas nav ir tas, ka nav režīma viņam piemērot, vai viņš, piemēram, neguļ īstenībā pa nakti. Un mums ir šie gadījumi, kad vecāki dziļā pārliecībā, ka viss ir labi, bet izrādās tas bērns iet gulēt ap 4-5 no rīta un ceļās ap 7 uz skolu. Un dzīvo tādā režīmā nedēļām ilgi un vienkārši sāk izskatās jau pēc tāda zombiju režīma un skolā guļ un ir depresijā un trauksmē. Šādas lietas ar uzturu izrādās kaut kas nav, ir virknēti, bet tas pats svarīgais man šķiet, ja vienkārši ķert tos brīžus, ka liekas, ka kaut kas nav. Un noteikti nav vērts arī tā ārkārtīgi par to. Jo pārsvarā gadījumā tās būs ļoti saprotamas lietas, bet tikai vienkārši pievērst viņām uzmanību. Un skaidrs, ka ir brīži, kuros es nezinu, ko darīt. Vai es nevaru saprast, kas tur īsti nav, vai arī tur ir kaut kas tāds, ar ko es nezinu, kā rīkoties. Kā tagad rīkoties, ja viņam ir skolā mobbings? Vai kā tagad rīkoties, ja man ir meita, kas ir tik apsēsta ar to ķermeni kļuvusi, ka viņa tad vairāk neēd, piemēram. Kā es kā vecāks varu saprast? Tad tiešām aprunāties ar cilvēkiem, aprunāties ar speciālistiem, kuriem mēs uzticamies. Un es domāju, ka ir vērts arī tā uzmanīgi šim pieiet, tāpēc, ka ceļš mūsdienās mēs jau kā speciālisti esam ļoti daudz un mēs esam ļoti dažādi. Un ir svarīgi atrast to speciālistu, kas tai ģimenei konkrētajai ir vispiemērotākais, un tam pusaudzim ir piemērotākais. Tas var būt sarežģīti. Mēs sākām sarunu ar to, ka ir garas rindas pie speciālistiem. Tā ir taisnība. It sevišķi, protams, tas arī no iespējām ir atkarīgs, jo vecākiem ir lielāka rocība, jo viņam ir vairākas iespējas, vispār kaut kādas manipulācijas iespējas. Bet, ja ir kaut kādas iespējas, tad tā rūpīgi padomāt, kas ir pie kā mēs vedam bērnu, kādiem padomiem mēs uzmanāmies. Reizēm tas arī, ko es vienmēr iesaku. Tas vienmēr prātīgi vismaz ar 2 cilvēkiem aprunāties, pirms pieņemt kaut kādus svarīgus lēmumus. Un kā ir ar to problēmu, kur tu pieminēji jau vairākas reizes patiesībā, īpaši meitenēm, ir šī graizīšanās? Un es pieņemu, ka ir vecāki, kuri noteikti arī nav saskārušies vispār ar šo tēmu. Tāpēc kādā veidā vispār pamanīt, ka bērns to dara un kurās vietās tas tiek darīts? Jā, ir 2 veidi pieredzes ar šo. Reizēm ir tā, ka jaunietis vecāki to var neredzēt gadiem ilgi. Un iemesls ir tāds, ka jaunietis sāks vai meitene ar garām rokām un garām kājām, un vecāki vai tas neizskatās nekas īpašs, vai tam nepievērš uzmanību, vai arī tas izskatās pēc jauniešu stila vai kaut kā. Protams, ja ar pusaudzi viss ir lieliski, tad viss ir lieliski, un šīm lietām nevajag pievērst uzmanību. Bet, ja vecāks jūt, ka kaut kas īsti nav, un pusaudzis ir tāds problemātisks, vajadzētu tomēr padomāt, vai tas laiku pa laikam, vai es redzu, kas ar viņu ķermeni notiek. Un tas ir saistīts arī ar svara izmaiņām. Tāpēc, ka, protams, ja meitenes sāk nēsāt šīs lielās platās drēbes, vecāki var nepamanīt, ka patiesībā tur jau diezgan dramatiski, piemēram, samazinās svars. Un šīm lietām, tam, kas notiek ar pusaudžu ķermeni, ir kaut kā viņas jāpiečeko. Protams, nenozīmē tur prast tagad velc nost un taisīt pauzi, bet to var arī neuzkrītoši. Vecāks taču redz laiku pa laikam, jūs dzīvojat vienā mājā. Un ja es neesmu redzējis savu bērnu rokas, tur, mēnesi vai 3 mēnešus, nezinu, kā viņam vai tad var padomāt, ka to. Jo tiešām ļoti bieži ir tā, ka vienkārši vecāki to neredz, tāpēc ka neredz. Otrs, tur, kur neredz, ir tad, kad redz, bet vienkārši pat neiedomājās, ka tas varētu būt kaut kas tāds. Un to interpretē, ka, protams, droši vien kaķis saskrāpē vai vēl kaut kas, vai bērns naktī sev vai kaut kā vienkārši neiedomājās, ka tas varētu būt, ka viņi pati iet ar žileti uz tas, ja jūs neesat ar to tēmu saskārušies, tas viss ir pilnīgs kosmos varbūt. Jā, vienkārši būt informētiem. Var iegūglēt. Izskatās briesmīgi, bet var iegūglēt paškaitējums. Izskatās, ka jebkas, jūs redzat, ka pusaudziem kaut kādas tur rētas, griezumus, krāpējumi kaut kas. Tad iespējams. Nevienmēr, bet, protams, iespējams. Tā ir lieta. Restīvi būt informētiem. Šīs ir tādas dažas lietas, kas ir ienākušas, kas nebija laikos, kad, piemēram, iepriekšējās paudzes auga tik izplatītas. Tagad tas kļūst. Nevienmēr tas ir tāds pamats kaut kā īpaši satraukties vecākiem, jo šis izklausīsies tā ir briesmīga lieta, protams, bet no absolūtā vairuma bērnu, bet vairāk nekā 50% bērnu, kur šo te izdara, viņi to izdarīs 1 vai pāris reizes. Un viņi to izdara pārsvarā, tāpēc, ka viņi izmēģina. Un viņi izmēģina, tāpēc, ka viņi redz sociālajos tīklos, ka citi pusauģi tā dara. Un tas ir tas, ko mēs saucam par sociālo lipīgumu. Un tajā mentālās veselības tēmā tam ir liela nozīme. Vienkārši atkārto, vai viņi redz, ok, tā ir tēma, tur TikTokā jaunieši to dara, dalās viens ar otru. Loģiski, kā ar vispār jau gribās pamēģināt.
Tad pamēģini. Tas ir tas, tad ir labi izdodas. Ja tas ir tas un viss. Okay. Un, ja pieņemsim, vecāki varbūt ir kaut kur dzirdējuši vai kaut kā ir pamanījuši, ka bērns ir sācis domāt par pašnāvību, ko tu ieteiktu, ko vecākam darīt? Kā tam pievērst uzmanību? Jo tas droši vien vecākam uzreiz ir ļoti biedējoša doma. Kad saprast, ka tas tiešām ir tik traki. Jā, tagad sāki vecākam, protams, ka dzirdēt, ka mans bērns domā par pašnāvību vai nedod Dievs, tur jau sācis ko plānot, kaut ko gatavoties. Tā ir viena no visbiedējošākajām pieredzēm, kas var būt. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi nepalikt vieniem vecākiem tajā situācijā, jo tiešām tur ir visādas tehniskas lietas, kuras vecāki pat nevar iedomāties. Jo kā tagad atreaģēt, vai kā viņš ir jāslēdz iekšā visu laiku, vai ko. Ir svarīgi nepalikt vienam arī tādā ziņā, kaut kā apkārt cilvēki, tie var būt radinieki, skolotāji, draugu vecāki, bet tā, lai ir kaut kāds tas tīkls apkārt, lai nav tā, ka mēs esam ar to sajūtu, ka par to pusaudzi jūtamies nedroši, bet neviens cits par to nezina un nav īsti, ka viņi. Protams, arī tādos gadījumos var būt ļoti noderīgi aprunāties ar speciālistu, kas arī palīdzēs labāk saprast. Un ir svarīgi, lai speciālists orientējās tieši pusaudžu šajās lietās un zina, kā ģimenei ar to palīdzēt. Jo tas tā grūtība šajā ir tā, ka mums jau nav nekādas, mums nav piemēram zāles pret pusaudžu pašnāvību, vai mēs nevaram viņu kaut kur izdarīt kaut ko, un tad viņš vairs par to nedomās. Tā problēma ir tā, ka tās efektīvās lietas, kas ir tā īstā terapija un palīdzēšana, to tāpat darīs ģimene. Tur ir kaut kādas tehniskas lietas, kā viņam ar to palīdzēt, parūpēties, bet tas vienalga būs lielā mērā par ģimeni un kā to bērnu piestīt. Līdz ar to tas ir iemesls, kāpēc ir labi nepalikt vieniem, lai vienkārši ir vairāk cilvēki to sadalīt. Bet jā, tā ir diezgan sarežģīta lieta. Tas, kā man šķiet, kas vecāks var nedaudz nomierināt, par pašnāvību domā un runā ļoti daudz pusauģu. Tā ir daļa no šīs mentālās veselības lietas. Pat ir diezgan daudz pusauģu, un tās pārsvarā meitenes arī, kas kaut ko it kā mēģina izdarīt. Bet tā būs daudz mazāka daļa no visiem, kas par to runā. Un tie, kas to šajos pavisam traģiskajos gadījumos, kas to izdara, tie ir ārkārtīgi traģiskas pieredzes, bet tie, paldies Dievam, ir reti gadījumi. Ja jūs pusaudzis runā par pašnāvību, tā iespēja, ka viņš nonāktu līdz tam, paldies Dievam, bet vismaz statistiski viņi ir neliela. Tas nav vecākam jāuzņemās šis briesmīgās sajūta. Tas bērns ir sācis par to runāt, ka tas līdz ko var novest. Protams, ka ir jābūt ļoti vērīgiem, uzmanīgiem, jāizdara tās lietas, kas ir jāizdara, bet tas absolūti to tā nenozīmē. Diemžēl tā sarežģītā lieta par pašnāvībām vispār tas, ka patiesībā viņas nav iespējams nekā paredzēt. Un mums nav nekāda tāda rīku, vai kā tas, ko mēs varam izdarīt, ir mēs varam saprast, ka pusaudzis runā vai domā par to, bet mēs nevaram neviens pasaules labākais speciālists nav tāda rīka, lai pateiktu, ka tieši šis pusaudzis, ka viņš tiešām to mēģinās darīt, viņš to izdarīs. Tur ir arī kaut kāds tāds. Absolūti, bet ir arī svarīgi, kāpēc man šķiet, es minēju par tos aprunāties ar kādu speciālistu, kas labi orientējās šajās lietās. Tas būtu psihologs, psihiatrs, psihoterapeits, bet kāds, kurš strādā ar šī profila pusauģiem, tāpēc, ka tie iemesli pusauģiem var būt arī ļoti dažādi, kāpēc viņi to dara. Un katram no tiem iemesliem būs savādāka labā reakcija. Būs pusauģi, kas to darīs tāpēc, ka viņi, tāpēc, ka viņi objektīvi vienkārši nesaprot, kā citādāk tikt galā ar dzīvi. Un būs pusauģi, kur to darīs ar žestu, lai pievērstu savai dzīvei kaut kādu uzmanību vai resursu. Kā tādu signālu. Un abos gadījumos tas ir dažādas lietas. Un tad vēl būs gadījumi, kuros pusauģis to darīs, tāpēc, ka viņi mēģinās atkārtot kaut kādu atkal vienu sociālo tīklu vai vēl kaut kādā ietekmē redzēt lietu. Un tur jābūt ļoti uzmanīgam. Un ir labi jāzina, kas tie iemesli var būt. Jo, diemžēl ir pusauģi, kur daļa no viņu tās problēmas ir tā, ka viņi nemitīgi vai runā, vai mēģina, vai dara to, un vecākiem ar to ir jāsadzīvo ļoti ilgu laiku. Un tad, diemžēl, ir, un patiesībā tie traģiskākie gadījumi bieži ir tādi, ka nekas nav par to liecinājis. Viņš nav bijis tāda veida pusaudzis. Tad es pieņemu, ka faktiski vecākiem, ko viņi var darīt, ir mēģināt varbūt arī tajās situācijās tomēr vēl jau vairāk piedomāt, kā
pusaudzim dot to sajūtu, ka viņš ir drošā vidē mājās, ka viņš varbūt tomēr kaut kā spēs runāt vairāk vai kaut kā justies pietiekami droši, netikt nosodītam vai tam līdzīgi. Jā, kas varbūt ir tas, kuros brīžos tu teiktu, kad vecākiem ir vērts domāt un piedāvāt jaunietim iet pie psihologa? Es patiesībā vienmēr domāju, ka vecākiem labāk ir pašiem no sākuma aiziet. Jo vairumā gadījumu bieži izrādīsies, ka to situāciju var risināt bez jauniešu iesaistes tiešas, vai varbūt tā vispār nav speciālista problēma. Jo man vispār ir tāds, es domāju, ka ir tomēr svarīgi arī paturēt prātā, ka nevajag iejaukties vairāk nekā tas ir nepieciešams. Tos ir jauniešu dzīvē. Un reizēm tā cilvēki domā, kāda psihologs, psihoterapeits vai tur kaut kāda zāles padzert, pa sliktu jau nenāks. Bet tā problēma ir tā, ka tas var nākt par sliktu. Tikai jums jābūt realistiskiem. Ja kaut kas var palīdzēt, tad tas var arī kaitēt. Tas tā, un ienākot jauniem cilvēkiem bērnu dzīvē, jauniem speciālistiem, vēl tas var, to bez vajadzības man šķiet, ka nevajadzētu darīt. Un vienmēr vajadzētu tikt galā ar iespējami mazāko iejaukšanos, kāda tur ir vajadzīga. Es vienmēr domāju, ka labs pirmais solis ir pašiem vecākiem aiziet. Un otrs arī ir vērts būt ar ļoti maziem izņēmumiem, bet šī pusauģa mentālās veselības sfēra tā nav tāda lieta, kā, piemēram, tur kuņģa slimības, kur, ziniet, ir gastrīts, tur pretim ir tieši viena lieta, kas ir jādara, kas ir pierādīta zinātniski, un šī palīdzēs. Tā nav. Te jums ir pirmkārt, ir izvēles opcijas, un mums nevienam nav tādas kaut kādas zelta kārtas, vai zelta terapija, vai zelta medikaments, kas tieši šajā gadījumā tur atrisinās to problēmu uzreiz visiem. Līdz ar to vecākiem ir ne tikai iespējas, bet, es domāju, arī nepieciešamība izvēlēties un būt rūpīgi padomāt, kas ir viņu, kas viņiem dara, un vienmēr ļoti atklāti arī izrunāt. Tas, ko es reizēm dzirdu bieži, vecāki ir, piemēram, iet pie speciālistiem, un speciālists strādā ar bērnu, bet speciālists nestrādā ar vecākiem. Un vecākiem tad radās sajūta, viņš ir atdevis to bērnu, bet viņš nezina, kas tur notiek tajā terapijā vai vēl kaut kur. Un tādām situācijām, manuprāt, atkal, mums ir dažādas pieejas. Manuprāt, un es vienmēr esmu savus speciālistus mācījis, ka tas absolūti nav pieļaujami, ka vecākam ir jābūt ļoti iesaistītam. Cik viņš vēlās, viņam ir jābūt super iesaistītam tajā procesā. Viņam ir tiesības zināt par to, kas tur notiek, un tas ir ļoti svarīgi. Protams, ja tur pusaudzim ir jau 17 gadi, tad vecāki iesaist būs mazāk nekā mēs strādājam ar 12 gadīgu. Tā, bet, jebkurā gadījumā. Es domāju, ka vecākam ir ļoti arī jāizrunā pirms tam ar speciālistu, kas ir tās viņa gaidas, vai šis speciālists piekrīt šādam modelim. Un otra lieta ir, te parādās arī vērtību jautājums. Ceļš tādās lietās, vienā ziņā, vai vecāks grib, lai viņa bērns tiek ārstēts medikamentos vai ar terapiju. Tas arī ir, tās ir kaut kādas izvēles, vai viņš atbalsta tur kaut kādas alternatīvās, holistiskās ārstniecības metodas, vēl kaut ko. Tās ir lietas, kuras var pārunāt dažas ģimenes, tad dažas ne. Bet arī tādi mūsdienu sabiedrības asie jautājumi, kas, piemēram, dzimuma disforija, kur tas izpaužās viss tā. Vai šis speciālists, kad viņš strādās ar manu bērnu, kāda būs viņa pieeja? Un tur ir ļoti, ļoti radikāli atšķirīgas tās pieejas. Un ne tāpēc, ka kaut kas viens visu darīs labi un otrs visu darīs slikti, bet ir svarīgi, lai tas saskan arī uz ģimenes redzējumu par to. Jā, uz kuru pusi virzam. Absolūti, jā. Un pretējā gadījumā tur sanākt nepatīkami pārsteigums. Tikai es domāju, no sākuma vecāks pats izrunā, un ja gadījumā speciālists saka, ka vajadzētu redzēt pusaudzi arī vai bērnu, tad arī vienoties, kādi ir tie izrunāt. Un arī, ja pēc tam ir doma vai vajadzība par ilgstošāku vai terapiju vai ko, tajā nav nekā nepareizi. Arī aiziet pie 2 terapeitiem, piemēram, aiziet pie 2 psihologiem. Uzreiz redzēsiet, cik milzīgas ir atšķirības. Tā kā, loģiski. Mēs jau runājām par to arī, cik ļoti svarīgi bērnam un arī līdz to jaunietim ir justies redzētam ģimenē un tikt pamanītam. Ne tikai sabiedrībā un skolā, bet tiešām arī primāri jau ģimenē. Kā vecākiem stiprināt šajā laikā, kad ir tik daudz, kas notiek apkārt un ir visādas pārmaiņas, kā stiprināt jauniešu veselīgu tādu pašapziņu un to gribas spēku? Viens labs veids, kā tam jautājumam vispār pieiet, ir izejot no jaunieša. Vispār sākt nevis ar to, ko mums darīt tam jaunietim, bet saprast, kāds tas jaunietis ir, kāds tas bērns ir, kāds tas pusaudzis ir. Kas īsti, kā tieši tās viņa tie zobratiņi griežās kādā virzienā. Jo tad tas varētu padarīt vieglāku. Un būs
būs bērni, būs super apzinātīgi, tādi, kurus ne tik daudz vajag motivēt, bet kuriem vispār vajag palīdzēt drusku piebremzēt ar to visu un necensties būt pirmajam skolniekam IB klasē un arī pirmajam čempionam valstī un pirmam visur. Un mācīt viņu, kā vispār tikt ar tādu jaudu galā, lai nepārdedzinātu to visu. Un tad būs atkal tādi, kur izskatās, ka vispār nekas dzīvē neinteresē. Viņš no gultas neceļās augšā, viņš tur kaut kā īpaši. Un tad kā ar viņu darīt? Un tas, protams, arī būs ļoti sarežģīti, bet arī saprast, kas tad ir īstās lietas, kas varētu viņu motivēt. Es domāju, ka tur nav tāda, tā vēl risinājuma reizēm, ka dar mest virsū visu, ko var dabūt un cerēt, ka kaut kas aizķersies. Reizēm, it sevišķi, viena no lielajām tēmām tagad ir, kāpēc mēs tomēr saistam to ar ierīču klātbūtni. Man negribētos ierīces kaut kā ielikt tādā kategorijā, kā kaitīgās lietas, bez tā kā veipi. Ja tas tā noteikti nav, bet tas, ka ierīcēm ir ļoti liela riski uz bērnu psihiju, uz bērnu attīstību, tas ir absolūti. Un viena no idejām ir, ka, protams, ka ja bērns ir pieredzis gūt savu motivāciju un atalgojumu caur digitālo ekrānu, tas ir ļoti, ļoti spēcīgs atalgojums, tas ļoti spēcīgi uztur motivācijas sistēmu visādi iemeslu dēļ. Tad viņam būs daudz grūtāk, viņš zaudēs šo spēju dabiskā veidā gūt ieguvumus kaut kādus no apbalvojumus no vides, no lietām, ko viņš dara. Otra lieta, protams, ir vērts apstīties, vai viņš vispār dara kaut ko, no kā viņš varētu gūt šo pastiprinājumu. Jo bieži vecāki saka, ka viņam nav motivācijas. Kur viņam nav motivācijas? Viņš nemācās skolā. Okay, viņš kaut ko dara. Jā, viņš, piemēram, tur video spēlē, viņš tur pie pirmajā vietā tur ar draugiem, bet skolā nemācās. Viņam nav motivācijas problēma. Viņam ir ļoti liela motivācija, tikai viņa nav tajā sfērā, kurā mēs gribētu, lai viņam ir. Viņam ir pilnīgi citā sfērā. Vērts izmantot tur, kur ir mēģināt. Ir realitāte, ja bērns, mēs neviens praktiski nekad mēs nebūsim motivēti darīt lietas, kas mums nepadodas, piemēram. Un ja tas bērns skolā un ja augstākais, ko no viņa sagaida, ir, lai viņš vismaz uz 4 izvelk, reizēm tā vecāks saka, mēs neko no viņa neprasām, vienkārši izvēlēts sekmīgi, bet viņš pat to ir vispār nav motivācijas. Bet viņam nebūs vispār motivācijas, tāpēc, ka kuram no mums būtu motivācijas, ka tu vismaz tur izlēni tur cauri. Kāpēc, lai viņš to darītu? Ja viņš var ieiet video spēlē un tur viņš var sasniegt reālus rezultātus un būt pirmais un tā, tad ir vērts padomāt viņam skolā. Tomēr ir kaut kāda lieta, kur viņš var kaut kādus rezultātus sasniegt, kas viņu varētu motivēt. Bieži tas ir sportā. Tas izklausās banāli, bet tā tas ir. Ir kaut kāda bērna atkal parasti, viņam neiet mācībās. Bet ko viņš tajā skolā darīs? Kāpēc viņš vilktos uz skolu, kur maksimums, ko no viņa sagaida, ir tas, lai viņš tur dabūtu savu 4. Tā nebūs motivējoša vieta. Bet viņš iet uz to skolu, 4 stundā, bet, kad viņš uziet laukumā, tad gan viss skola. Tā ir pavisam cits stāsts. Tad, protams, visādas nianses, kas bērns motivē, arī dabiski, ja mēs skatāmies apkārt. Ir daļa bērnu, kurus ļoti motivējoši pieaugušie. Viņš nemotivē, ja viņam nebūs apkārt, tad viņš sēdēs, viņš nezina, kur tikties, bet tur atnāk motivējoši pieaugušais, un viņam acis iedegās, un viņš aiziet tajā. Varbūt, ka ir vērts palīdzēt viņam atrast ko tādu. Piemēram, laba pieredze ir ar jaunsargiem, ar lietām, kas ir piemērotas viņiem. Labi. Ir vēl viens svarīgs jautājums, kuru vēlos tev uzdot. Tas gan ir nedaudz par citu tematu, bet tas joprojām skar vecāku un bērnu attiecības. Sekojot līdzi notikumiem Ukrainā, tūlīt jau arī pienāk 24. datums. Mēs visi no sirds dzīvojam līdzi un ceram, ka notiks šis brīnums, kas dot Ukrainai uzvaru. Un tā būtu, protams, arī uzvara ne tikai viņiem, bet arī mums. Taču šobrīd tā situācija ir diezgan skaudra. Un esot dažādās sarunās ar vecākiem par šīm tēmām, es arvien vairāk redzu un jūtu, ka ir tāda trauksmainība un tāda neziņa no vecāku puses par to, vai un kā runāt ar bērniem par karu. Tādēļ, kā tu ieteiktu vecākiem runāt ar bērniem par karu un varbūt sagatavot arī bērnus, jauniešus vispār šai tēmai? Ko tu ieteiktu un ko tu drīzāk neieteiktu darīt? Viens ir jāatzīst, ka tā tēma ir gaisā un viņa ir ļoti jūtama.
Ar Ukraiņas karu es daudz strādāju ar starptautiskām skolām, un mums šobrīd ir otrs vēl viens ar Izraēlas bērniem, kas arī pirms Latvijā patiesībā nonāk diezgan daudz. Šī tēma ir gaisā. Tā viļņveidīga arī man šķiet, kaut kādā brīdī, ceļš tagad sākās ļoti daudz bērnu, un skolās bija problēmas, tātad kā noplaka. Es pamanu, ka te ir kaut kāds otrs tāds, varbūt saistīts ar to, ka atkal kara tēma ir ļoti daudz medijos saistībā ar Izraēlu, varbūt vēl kādiem iemeslu dēļ. Es domāju, ka runāt kaut kādā veidā noteikti runāt, vai es domāju, ka kaut kādā veidā vairums ģimeņu par to runā, jo pat ja nerunā tieši, bet tas tiek pieminēts vai tas skan televizorā, kamēr mēs darām kaut ko citu, tas jau ir ienācis tajā apziņas telpā. Man šķiet, ka runāt arī sevišķi ar bērniem ir vērts runāt, vadoties pēc viņu tās intereses un arī vecuma un attīstības posmu. Noteikti lai mēs viņus pārāk nepārstimulētu ar informāciju. Teiksim, mazākiem bērniem nebūs vērts droši vien tur skaidrot tādas nianses, kādas ģeopolitiskās, un savukārt ar pusaudzi. Ir pusaudži, kuriem tas neinteresē vispār nemaz. Un tā arī ir realitāte. Tajā nav nekā slikta. Tā ir vienkārši viņu pasaule jau ir pietiekami sarežģīta, un viņi par to nevēlas īsti dzirdēt, vai kā, un tas arī tur ir vērts respektēt, manuprāt. Un ir pusaudži, kuri ļoti iesaistās tajā, un kuriem ir daudz jautājumu, un kur ir aktīvi, un tad ar viņiem noteikti ir vērts runāt vairāk, un man šķiet arī ir vērts paklausīties, varbūt ne tik daudz izstāstīt viņam, kā viss ir, bet paklausīties, ko viņi par to domā, jo viņi visticamāk ir internetā jau daudz lasījuši, un ir ko dzirdējuši. Ir svarīgi saprast, no kādiem avotiem viņiem tā informācija nāk, kādā vidē viņi vispār ir, sociālajos tīklos un visur citur, lai mēs varētu pieķert, ja gadījumā varbūt viņi kaut kādos ne tajos viļņos ir aizgājuši. Bet jebkuram bērnam principā svarīgākais ir drošība. Tā ir viena lieta, bet drošība ne tik lielā mērā, kas bērnu vecumā varbūt tad psihoemocionālā drošība. Es vienmēr piesaucu, ir tāds ārkārtīgi interesants pētījums par bērniem Londonā Otrā pasaules kara laikā, kad bombardēja Londonu. Un, tur bija divas stratēģijas. Daļa no bērniem izveda ārā no Londonas un aizveda uz Anglijas laukiem. Un daļa no bērniem palika ar vecākiem Londonā, kamēr Londonu bombardēja. Protams, diemžēl daļa guva ievainojumus, bet kas ir interesanti, ka labāk rezultāti un labāk jutās nevis tie bērni, kas nevis bija aizvesti no vecākiem, bet tie, kas bija palikuši bombardētā Londonā, bet kopā ar savu ģimeni. Un viņi pēc tam no šī kara atlaicis daudz ātrāk. Viņiem bija mazāk pārdzīvojumu nekā tiem, kas bija aizvesti prom no vecākiem. Būt kopā ar vecākiem, kuri pauž to, ka viņi saprot, kas notiek, viņi varēs parūpēties. Bērns var pārdzīvot ļoti, ļoti, ļoti daudz ko. Un es domāju, ka tās svarīgākais ir vienalga, cik daudz vai maz mēs par to runājam, bet iedot to sajūtu, ka mēs zinām, kas notiek, un mēs zināsim, kā par tevi parūpēties. Mēs kā ģimene, mēs tiksim ar to galā, lai vai kas notiktu. Kā to sajūtu iedot, protams, tā ir emocionāla sajūta vairāk, bet reizē arī tāds praktisks lietas, ka, ko mēs darītu, vai kas ir tas, ko mēs darīsim, vai ko mēs darīsim stundā X, tā kā mēs zinām, ko darīt. Mēs reizēm pārunāt ar bērnu. Pusauģiem tagad sāk parādīties tā tēma par obligāto dienestu. Viņi to kaut dzird vai kā. Ir vērts arī pārunāt ar viņiem, ko tas nozīmē. Vai tas uz viņu var attiekties vai nevar. Tādas realistiskas lietas. Bet es domāju, ka atkal jau nevajag baidīties runāt, bet nav vērts viņus pārbiedēt ar šo. Jo tagad pusauģi un jauniešu trauksme jau ir uzdzīta. Viena ir karš, bet viņiem vēl jāuztraucas par globālo sasilšanu, vēl viņiem jāuztraucas, lai neapēd pasauli, vēl jāuztraucas, lai Trumpu neievēlē. Viņiem ir tik daudz par ko uztraukties, kas ir tas kaut kā ir jāspēj menedžēt. Bet es domāju, ja ģimenē vienkārši ir tā iekšējā sajūta, ka mēs zinām, kas notiek. Var notikt sliktas lietas, to ir lietas, kuras mēs nevaram paredzēt, no kurām nekad nevarēsim būt pilnībā pasargāti. Bet mēs turēsimies kopā, mēs zinām, ko darīt. Mēs parūpēsimies par tevi, un tas bērnam to noņems to trauksmi. Jā, manuprāt, tu ļoti labi šajā atbildē parādīji, kur tos pareizos uzsvars likt. Svarīgi ir arī tiešām paturēt vienmēr prātā, ka, ja kādās situācijās vai jautājumos bērnam neiedos to
nepieciešamo informāciju, tad bērns ar savu iztēli un mazā cilvēciņa uztveri aizpildīs to neziņu ar savām atbildēm. Paši kaut ko domās un iztēlosies, kas bieži vien var tiešām arī radīt to trauksmainību. Ir tīpaši jau, ka bērniem ir internets tik ļoti pieejams, kur iegūlējot ne tikai veselīgu informāciju saņemt, un kur nu vēl domājot par karu. Jo tur arī ir ļoti daudz šo aspektu, kas bērnu prātam var radīt ļoti lielas bažas un bailes. Piemēram, arī ieraugot kaut kādas bildes vai arī no kādiem citiem vienkārši dzirdot to stāstus, kur arī, piemēram, ir Ukrainas ģimenes, kuras tika sadalītas kara dēļ, kur bērni ir tikuši atrauti no vecākiem. Un, tur ir ļoti svarīgi, ka bērns saņem jau laicīgi no vecākiem šo mieru un drošības sajūtu. Jā, un paldies tev, Nīl, par to, ka tu biji šodien šeit. Paldies par šo sarunu, par to laiku, kur tu veltīji. Paldies tev, kad runā par tādām tēmām. Paldies. Tad mēs arī atvadamies no jums, klausītājiem, līdz nākamajai reizei un stiprināsim mūsu sirdsmieru. Tā!